go at less than 6. Micic keeps the ball in his hands. Clock is running out. Micic rises. If it goes, he'll win it! Vasilija Micic with the trojka in Belgrade to win the semifinal here! Sveiciens visiem! Jūsu straumēšanas platformās atgriežas podcasts Eiropas ar 57. epizodi. Ja klausāties mūsu pirmo reizi, tad šeit mēs pārsvarā runājam par notikumiem Eiropas basketbolā, lielu uzsvaru liekot uz Eirolīgu. Mans vārds ir Kristians Dilants. Ar mani kā parasti kopā ir Norberts Strautičs un Valsts Nikitins. Čau, vīri! Čau! Čau. Tad šajā epizodē ieturēsim. Nē, neko neieturēsim. Vienkārši sanāca tā, ka ieturējām tādu pusotras nedēļas pauzi, un tajā laikā ir noticis diezgan daudz. Maiks Džeims ir kļuvis par Eirolīgas visu laiku rezultīvāko spēlētāju. Parunāsim par to. Parunāsim par Eirokaus, kur ir izslēgšanas spēles arī pilnā sparā, un kur jau ir playoffs sāksies pēc pusotras nedēļas laikam. Un tāpat arī atskatīsimies uz aktuāliem notikumiem Eirolīgā un playoff reisu, bet par visu pēc kārtas. Kāpēc arī esmu šodien, tā teikt, saposies šajā epizodē. Maiks Džeims rakstām pirmdienā, sanāk, pirms pusotras nedēļas kļuva par Eirolīgas visu laiku rezultīvāko spēlētāju. Uzreiz gribētu vaicāt jums, pacelt tādu diskusiju, redzēju Twitterī tur no kaut kādiem tā saucamiem old headiem, ka tas rekords nav gluži godīgs pret, varbūt godīgs nav pareizais vārds, bet tas rekords nav varbūt tik iespaidīgs, jo, teiksim, Spanulim bija mazāk spēļu sezonā, un viņam vajadzēja ilgāku laiku, lai viņš to sasniegtu. Kā jūs raugāties uz šādu argumentu, ka formāta maiņa ir sekmējusi to, ka Maiks šobrīd ir Eirolīgas rezultīvākais spēlētājs, un tādā veidā sanāk, ka kaut kādi it kā Eiropas greiti zaudē varbūt šos titulus? Es domāju, ka tā kaut kādā ziņā tur ir taisnība tam visam apakšā. Jo es redzēju, arī bija, man liekas, Twitterī tieši bija adjustot cipari tiem spēlētājiem. Man liekas, tur bija tieši Spanulis un Navarro, ja nemaldos, bija visiem tālu priekšā. Viņi bija adjustojuši tos. Tā kā, ja sezonas. viņiem būtu tikpat daudz Ja viņiem būtu tikpat daudz spēles, viņi bija ļoti stabili pirmie. Tur bija, man liekas, Bet 2000 starpā punktu. Bet vidēji spēlē, piemēram, Maiks ir rezultīvāks. Tāpat? Nē, es īsti nezinu. Noteikti, jā. Vienkārši tāpēc, ka Spanulis jau nav ārvaņiem daudz sezonas un tam līdzīgi. Bet, tas ir tieši tas, ko es tev piekrītu. Man vidēji spēlē, man liekas, viņš bija bez variantiem priekšā. Es atvēru. Es redzēju, ka viņam katru 15 vai 16 punktu. Viņam ir 16,49 vidēji spēlēs, par 12,4, Nando de Colo 15,23, Navarro 12,18. Jā, un piektajā vietā tavs favorīts Serhio Juļs vidēji 9,77 punktu. Jā. Īstenībā Serhio Juļs pat godīgi nedaudz pārsteidz, ka viņš nav tur pat tuvumā, jo viņš, ja nemaldos, viņam tagad ir 17. sezona Madridē, kas ir principā 17. sezona arī Eirolīgā. Diezgan ilgu laiku viņš bija līderis. Es nezinu, ko viņš darīs, tāpēc viņam nav tik daudz. Maiks Džeims tādā ziņā ir bijis citādāks, jo viņam ir arī tās sezonas, kad viņš ap 20 met un ir garā sezona, daudz spēles. Viņš tur met savus 20 vidēji, tagad varbūt mazliet mazāk, bet tas tik un tā, ja tu katru dienu iemet 20 vai 12 vairāk gadu griezumā, tur arī veidojas tā atšķirība, un tāpēc arī Maiks Džeims ir priekšā, un man liekas, arī nevar noteikti noliegt to, cik liela viņam ir tā meistarība un cik dažādos veidos viņš var gūt tos punktus, gan caurgājienos viņam ir dažādi finishing, tie pustālē fadeaway contested, ko viņš met. Es tagad tā nevaru iedomāties nevienu, kurš vēl tādus var iemest. Hezoņi kaut kādus iemet, bet Maikam tie metieni izstās daudz sarežģītāk, bet viņš tik un tā viņus iemet. Hezoņi vienkārši arī lielāks ir, teiksim. Jā, viņš tev postā pagriežas un met, jā. Maiks dažreiz tev liekas, ka tur klusējumi ir jābūt, un viņš tikai iemet un VSS skrien aizsardzībā. Un, tāpēc kaut kādā ziņā nav pārsteigums. Viņš vairākus gadus tiešām ir meistarīgs un ļoti daudz met. Arī nekautrēs mest un pietiekami bieži arī trāpa.
Un tāpēc, laikam, tev ir viņa džersijas mugurā šodien. Jā, nu. Nē, vienkārši es to esmu teicis jau iepriekšējās epizodēs, un joprojām pieturos pie tā, ka es saku, Maiks var patikt un var nepatikt, un es ļoti labi saprotu, kāpēc viņš var nepatikt. Tur ir gana daudz iemeslu, par kuriem viņš, protams, pats ir parūpējies, bet nu, es tāpat uzskatu, ka tāds spēlētājs kā viņš ir ļoti svarīgs Eirolandes kopējiem tēlam šobrīd. Piemēram, NBA ir pilns ar tādiem kadriem, ar kaut kādām kontroversiālām zvaigznēm, kas visu laiku kaut kur izceļas. Un ja nebūtu Maiks, tad es nezinu, vai būtu labi, mēs tāpat sekotu un skatītos un mēģinātu kaut ko analizēt, bet tas viss liktos tāds drusku tā kā vienmuļāks. Nu, jo nav īsti, man liekas, neviena cita tik spilgta, kurš varbūt viņš iedvesmojās no savu čoma Kevinu Durantu, kurš tur iet Twitterī un saka visu, ko domā, un arī tiesu Arī ne intervijās. tikai no sava profila, viņš no visādiem. Nē, nu, Maiks, es domāju, tikai no sava. Nē, K2, viņu tur K- bija Berners. Maiks nekautrējas, viņš arī īstenībā Jā. ir asprātīgs tādā ziņā, un tas viņu padara interesantu. Un tajā pašā laikā ar visu to, ka viņš varbūt kādam ir tāds odios tēls, tad ar visu to viņš tāpat gana bieži māk atdot to respektu citiem Eiropas izcilniekiem, piemēram. Nu, es domāju, pret Spanuli ir jūtams tāds ļoti tāds apusējs respekts un tāda milzīga cieņa. Un, labi, Maiks arī nekautrējās pateikt, ka viņš varbūt ir labāks skorers 1-1, bet es negribētu teikt, ka tas ir tā varbūt augstprātīgi no viņa puses. Jo, nu, ja tiešām ir apskatīts, kā viņi abi spēlēja, nu, tas vienkārši diezgan acīm redzam, ka tas Spanulis bija tāds pick and roll maestro, bet Maiks ir Kā jau vienkārši- grieķis, Nu, jā. un Maiks jā, kā jau tā kā- amerikānis. Jā, un es nezinu, kā jūs jūtaties ar Maiku, bet man vienkārši liekas, ka viņš ir tāda tiešām svarīga figūra šobrīd tam Eirolandes tirgum. Man liekas, Jā. par Maiku jau galvenais vēl jautājums ir tas, ko, ja es nemaldos, tieši mēs pacēlām pagājušajā gadā uz play-offiem. Arī, ka bija mūsu kolēģis Andrejs Siliņš bija sarūpējis nelielu analīzi. Es teiktu, ka tas, principā, tas ir pēdējais jautājums, kas viņam ir jāatrisina, jo beigās, ja tu neko neuzvari un neesi bijis pat īsti līdz galam tuvu, lai kaut ko uzvarētu, tad, principā, paliks ar tādu, negluži ar švedas slāvi. Šveds, man liekas, trakāks ir nedaudz, bet uz kaut kas uz to pusi. Tāpēc viņam vajadzētu uzvarēt, vai vismaz finālā uzspēlēt. Nē, Tas- cik viņš tagad 2 reizes bijis Final Four, ja? Jā, 2 Jā. Final Four un 0 Jā. fināla, diemžēl. Nu, šogad ir iespējas. Bet Nu, man šogad vēl nevajag. interesants Kaut kā likās. citu gadu. Man vēl interesants. Vai kā citu gadu, tā kā tas, sorry, Gadu ka vēl. pārtrauc Norču, tas tā kā nozīmē to, ka, piemēram, nākamā sezona pametīs reāli nometni vai kā? Nē, šogad vienkārši vajag uzvarēt. Tā, lai nav kaut kāda čaukas slava. Šogad vajag. Nākamgad, ok, varbūt. Šogad nē. Man vēl interesants likās brīdis, tad, kad viņš uzstādīja to rekordu un visi viņu apsveic. Un, būtībā visi ir zālē ieradušies, spēle tiek apstādināta, viss tiek darīts, lai atzīmētu tevi, lai izbaudītu šos tavus svētkus, ka tu esi sasniedzis šo rekordu. Un Maikam tā kā deva tas Monako Džekiņš mikrofonu, tā kā teica, ko tu vari pateikt skatītājiem vai ko. Un, zini, kā es gaidīju, ka viņš kā pieklājīgs cilvēks, tu pateiks, tu paldies jā, par aplausiem, par visu. Ja viņš tā vienkārši, zini, kā viņš jūt, ka viņš ir tā zvaigzne, un tad viņš vienkārši pasaka, nē, tas nav mans stils un neko nepasaka. Un, viņam patīk tas, ka visi viņam pievērš to uzmanību, ka viņš ir tajā uzmanības centrā. Jā, man šķiet interesanti, ka viņš neko nepateica, vienkārši izbaudīja mirkli un aizgāja prom un ļāva cilvēkiem priecāties par viņu. Un īstenībā Bet, kopumā, ja godīgi, tas viss tieši tā spēles apturēšana, viss tas. Man liekas, tas bija neveiklīgi, godīgi. Es nezinu, tur viņi kaut kā man nelikās līdz galam padomājuši to visu, ko darīt. Tagad viņš pārsistīs, bija skaidrs, ka viņš pārsistīs, un viņš vienkārši, es nezinu, viņi tā kā tur izslēstās gaisas, vispārējais, visu apsvērt, un tur es nezinu, varēja viņam iedot kaut kādas, nezinu, rāmīt, kur
ka viņš rekordus vai es nezinu kaut ko. Jo šeit vienkārši tā, ka viņš principā viņš uz laukuma ir tur visu apstādina, pēc random otrās ceturtdaļas uzbrukumu. Un tad vienkārši viņš stāv principā uz vietas, tur kad 10 fotografi un Nē, filmētāji blakus. Man bet liekas, tas bija neveikli. kopumā es varu piekrist, ka varbūt bija drusku neveikli, bet kopumā es gribētu paslavēt Eirolīgu, ka viņi tomēr kaut ko šādu īstenoja. Jo, Jā, manuprāt, pēc tādas iepriekšējās pieredzes varētu likties, ka viņš šo varētu galīgi noairēt greizi. Un tad vienkārši būtu tā, ka kāds no tiem neveikliem intervētājiem, kas, nu, tās intervijas ir bieži vien diezgan neveiklas, tur Man puslaikā nāk, ir vai, diezgan neveikli arī. Jā. jā, puslaikā vai pēc spēles, un tad varētu būt tā, ka vienkārši, nu, teiksim, pēc spēles Maika intervē un tā ļoti pastarpināti, tā kā, nu, tu esi starp kļūst par, citu. tu esi kļūst par Eirolandes visu laiku rezultīvu spēlētāju, kā tu jūties par to, apmēram. Nu, tādā ziņā bija vismaz labi, ka viņi to izmantoja tā anglicismu, anticipētoja, un ka tā bija tāda lieta, par ko runāja jau principā, nu, vismaz mēnesi iepriekš, es gribētu teikt, un ka tas bija, nu, visiem skaidrs, ka tas bija tikai laika jautājums. Jā, Es nu, un arī domāju, ka tā varētu būt vairāk kā Monako iniciatīva, nevis Eirolīgas. Jo tur bija visi viņam vecāki, man liekas, blakus īpašniekam sēdēja, ko čom bija atrasts. Tur, cik es saprotu, tur visi Maika draugi ģimene bija klāts. Es domāju, tā bija drīzāk Monako iniciatīva nekā Eirolīgas. Nē, Ja tas Eirolīgas noteikti, to ļaut izdomāt, tad viņi kaut ko nedarītu. bet Eirolīgai jau tāpat tomēr, nu, pat ja tā ir Monako iniciatīva, kaut kādā veidā tas ir jāapstiprina, jo viņi jau atbild par televīziju, un tas tomēr tagad ar visiem tiem rīpliem, tomēr tās spēles nav vairs tāda stunda 40, stunda 45, viņas tomēr vairāk virzās pie 2 stundām, un ja agrāk bija tā, ka ļoti reti kāda spēle pārgāja pār 2 stundām. Tad tagad es gribētu teikt, ka tas ir gan regulāri, un katrā kārtā ir vismaz 1, 2 spēles, ja ne vairāk, kas pāriet pār 2 stundām. Un tad šāds te vēl moments vēl vairāk ievākt to translāciju. Un es domāju, ka kaut kādā veidā Eirolandā tomēr bija viņi tur iesaistīti un vajadzēja to apstiprināt kaut kā. nu, noteikti, jā. Bet es domāju, forši, ka viņi to izdarīja. Jo nu, nav tā, ka bieži notiek kaut kas tik iespaidīgs un vēsturisks. Un, nu, tad, kad tev ir tā iespēja sarīkot kaut kādu pasākumu, kaut kādu neaizmirstamu momentu, tad, manuprāt, forši, ka tas tika izdarīts. Bet vēl arī es laikam tā atejot varbūt no tā rekorda vairāk par tādu maika personību un visām tām peripētījām ap viņu. Es kaut kā gribētu teikt, ka pagājušajā sezonā tur bija kaut kāds tusiņu skandāls, viņš tur Dwayne Bacon tur atpūtās. Nu, tur Nu, bija kaut mišas, kas, nu, bija arī minimāli. kaut kāds strīds ar Sašu Bradoviču, bet tagad tādā pēdējā sezonā es gribētu izvirzīt tādu teoriju, ka nu, ka viņš tomēr ir tāds uzvarētājs pēc dabas. Pat ja viņam nav tituli Eirolandā, tad tas, ka viņš ir tomēr rekordists. Gribētu domāt, ka viņš ir uzvarētājs. Nu, tāpēc, ka viņš grib uzvarēt, nav tā, ka viņš ir tikai individuāli tur sautīgs spēlētājs. Tad mana teorija būtu tāda, ka šis ļoti sāpīgais un rūktais pagājušās sezonas Final Four, kur viņš atgriezās pēc, kad viņa ar Baskoniju bija kaut kādā 16. gadā. Jā, Sen kaut kad, jā. Nu, pēc 7 gadu pārtraukuma tur varbūt viņš bija drusku pazaudējis to garšu, kā ir spēlēt Final Four. Ka tagad viņš atkal sajūt to garšu un dabūja kaut kādu vēl tādu papildus motivāciju, un tas zaudējums viņam tā ļoti iegrieza, ka viņš varbūt ir kaut kā prātis nolikt, varbūt malā tās kaut kādas savas izdarības, ja tā var teikt, un koncentrēties vairāk tieši uz to uzvarēšanu, jo arī skatoties viņu, nu, man vismaz ir tā sajūta, ka viņš ir tāds motivēts, un nav tā, kā bija iepriekš, varbūt tur kaut kad viņš spēlēja pie okupantiem vai Milānā, ka bija kaut kādas tās situācijas, kur tu uz viņu skaties, un tev liekas, ka viņš ir tāds vienaldzīgs apmēram par to komandu. Un tad tagad man vismaz ir tāda sajūta. Es nezinu, nu, skaidrs, ka es neuzzināšu, vai tā ir patiesība, bet arī tas, ka es atceros, ka es pagājušajā gadā skatījos to pusfinālu pret Olimpijakus, ka viņš ļoti motivēts izskaties. Pat nezinu, kā īsti šo manu novērojumu pierādīt ar faktiem, bet vienkārši bija tāda sajūta, ka viņš ļoti grib tur būt un ļoti grib uzvarēt. Jā. Ko es gribēju teikt? Man vienkārši patīk, ka tu gan tas, ka tu esi krekliņā, gan es jūtu to tavu mīlestību pret Maiku. Es jūtu.
Ko es Nē, gribēju teikt? es gribu teikt, ka es varu arī viņu tā kā pakritizēt, un man ir lietas arī, kas viņā nepatīk, bet es vairāk spēlēju uz to, ka, manuprāt, viņš ir vienkārši ļoti svarīgs līgai. Jā, nu, viņš vienkārši ļoti interesants un ar viņu ir daudz labāk nekā bez viņa. Vienalga, vai tev viņš patīk vai nē. Bet arī šo sezonu es uzskatu, ka viņš spēlē labāk nekā citās sezonās. Ka viņš tāds kaut kā labāk māk kontrolēt to spēli un lasīt, saprast, kad viņam vajag iesaistīt partnerus, kad viņam vajag paņemt to iniciatīvu uz sevi un uzmest to savu stepback trojku un iemest svarīgā brīdī, ka viņš labāk māk balansēt un nokontrolēt to visu. Un, nu, es tiešām domāju, ka viņš šo sezonu ir krietni labāks nekā pagājušā sezona, piemēram. Tā kā tā. Man Un, viņam ir un šodien mazāk, salīdzinot vismaz ar iepriekšējo, mazāk tās spēles, kur viņš vienkārši es nezinu, nav redzams, vai es nezinu. Pagājušajā dienā bija tāds, kur viņš vienkārši, jā, man liekas, kaut kādas spēles, kur viņš pirmajā ceturdaļā uzmet 0 metienus, vai kaut kas tāds bija diezgan regulāri. Šo sezonu vairs nav nekā tāda. Un es es piekrītu, gribētu, varbūt īstas bija motivētāks, bet tagad grūti teikt. Tāpat jāsagaida tomēr galvenās spēles, lai patektu līdz galam. tas par tiem nulles metieniem pagājušajā sezonā kaut kādās ceturtdaļās, vai varētu būt tā, ka viņš, Okobo, Lloyds un arī Kemba, kas ir pa lielu neizdevies eksperiments, uh, ir sapratuši un pilnībā sadalījuši tās lomas. Mēs atceramies, pirms pagājušās sezonas mums tur bija, vai pirms aizpagājušās, bija tādas diskusijas, vai tas strādās, kā tas izskatīsies. Tagad man liekas, ka tas viss tā diezgan organiski ir sagājis kopā un neliekas, ka tur vajag divas bumbas tai komandai. Es gan neesmu vēl tik drošs, jo tur jau viņiem joprojām ir. Es, es nezinu, vai viņiem ir bijis šajā sezonā, piemēram, ka viņi vienu mēnesi nospēlētu visi veseli, Nē, tā visi nav bijis. kopā. Tā nav Loģiski, Un bijis. visam tur, man plēnam. liekas, tāpēc tur, tā kā, ja viens izkrīt, tad nedaudz vieglāk. Tikai tur es gribu redzēt, kā tas viss izstāsta. Tad, ja viņi ilgtermiņā ir visi veseli, tā principā šodien nav tas redzēts vēl. Cik viņiem tagad ir uzvaras pēc kārtas? Viņi ir apgriezuši pavisam otrādi to savu sezonu. Vien kaut kas 7. 6, 7, man Jā. kaut kas tāds, jā, Nu, diezgan es daudz. gribētu teikt, ka viņi ir apgriezuši otrādi to savu sezonu. Ne pilnībā apgriezuši otrādi, bet izmainījuši to kursu, ka viņi izskatās ar vienu labāk, manuprāt, un tā viņiem ir laba ziņa, jo tomēr tuvojās izšķirošie notikumi. Un, tas varbūt arī tas viens iemesls, kāpēc, manuprāt, tas, ko es iepriekš stāstīju tajā garajā monologā par Maiku un to, ka viņš varbūt to visu ir nolicis malā un ka viņš ir to mācījis sasaistīt ar tādu organisku komandas uzvarēšanu. Jā, tagad tas iet kopā. Gan viņa tā agresīvi, kad viņš spēlē, uzņemas daudz to līderību, un tas arī sekmē uzvaras. Un, tas varbūt pagātnē bija problemātiskāk, tagad izstāsta aizvien labāk. Bet, jā, kā valsts teica, redzēsim, kā būs playoffs. Tad viss sāksies no jauna. Man, es nezinu, man ir kaut kāda tā pārliecība, ka viņiem palīdz tas, ka, piemēram, pret tādu Panathinaikos, es nesaku, ka viņi uzvarēs, bet, manuprāt, viņu tā priekšrocība ir tāda, ka viņi jau tur ir bijuši, un viņi tur ir bijuši ar to kodolu. Un, Bet tas ir tieši pret Panathinaikos. Ja mēs tagad liekam Olimpijākos, Barcelonu vai Reāli, tad viņiem arī ir pieredze un viss notiek. es nezinu, piemēram, pret Olimpijākos viņus liku kā favorītus, un pret Barcelonu arī. Pret Reāli ir Reāli, jā. Maiks Džeims pats teica, viņam bija viena intervija, kad viņam prasīja nosaukt favorītus uz titulu. Viņš teica, ka galvenie favorīti ir Real Madrid un nākamie Monaco. Nu, Tā kā tu arī tā domā, jūs abi domājat vienā. nu, nē, protams, atkarīgs, kurā vietā, kā noslēdzās tā regulārā sezona, kā sadalīsies pusfināli. Bet, jā, es Tur ir redzu tomēr uz viņus. tiem pašiem plēfiem, jo tomēr vēl visādi var būt. Es nezinu, tur, es teiktu, ka tur ir kaut kāds plus mīnus. Es pat tā kā viņi tagad spēlē, es reāli liktu arī kopumā ar pārējiem kopā, nevis tā kā vienu tā kā plauktiņu augstāk. Es domāju, tur visiem ir pirmie, es nezinu, pirmās 6 komandas ļoti, ļoti līdzvērtīgas ir. Un tur, principā, katrai komandai tur vēl nāks plēf. Es nezinu, nedod Dievs kaut kas satraumējas vai pēkšņi, es nezinu,
tam pašam Monako, teiksim, Alfa Dialo atkal aizmirst, kā mēs bumbu grozām. Nu, es nezinu, tur viss, kas var notikt, pēkšņi vienkārši vienā sērijā, Bet, vienā bet, Final Four. bet viss, kas var notikt arī Madridai. Nē, es zinu, tas vienkārši tas kā piemērs, jo Alfa Dialo pagājušajā gadā devāts. Vienkārši tikai tas stāķi. To, ka tur ļoti, tieši tas mans punkts, ka tur viss tiek līdzīgi, ka tādos play-offos, tur tikai ļoti, ļoti, ļoti grūti pateikt. Ir Tu vari arī Bet vēl es, mēnesi iepriekš. es tāpat gribu domāt, ka, ja mēs salīdzinām sezonas pirmo pusi, nu, viņi bija baigi nepārliecinoši. Un ka tagad viņi ir, ja viņi bija no tā pirmā kaut kāda sešnieka, septītnieka, ja viņi bija tā kā lejas daļā, tad es tāpat, nu, es tagad liktu viņus tā kā uz augšgalu pusi. Ja mums ir kaut kā jāsarindo, tas kaut vai līdzīgais septītnieks, sešnieks. Jā, nu es arī domāju, ka viņi ir Final Four komanda un tā, bet playoffs tu vari sagatavoties, izmantot tās pretinieku vājās vietas, tā kā ļoti uzspēstas tām. Un es tagad vienkārši atcerējos, ka ja viņiem tur pagājušajā gadā vai vispār kaut kādās sezonas spēlēs bija tā, ka, piemēram, laukumā ir Džons Brauns pa 4, Montians vai Donti Hols pa 5, tu atkāpies no Brauna, tu vēl otrs garais soda laukumā, tu stāv ar 2 gariem soda laukumā, piespiedu Monako mētā trīnīšu, piemēram, Alfa Dialo nevar trāpīt, piemēram, Maikam, ja ir off diena, ja, kad nekrīt metieni, tad nu, ir kaut kāda veida, kā konkrēti sagatavojoties un strateģiski, tu vari varbūt mēģināt salauzt šo Monako komandu. Es ceru, ka viņi būs mācījušies no savām kļūdām un redzēsim viņus Berlīnē. Bet mēs iesākām šo runājot par ne tik daudz par Monako, bet par pašu Maiku un to, ka viņš šobrīd ir Eirolandes visu laiku rezultātīvākais spēlētājs. Es gribētu izcelt vēl 2 kadrus, kuri redzēja grafiku. Viņiem šis te pace ir tāds, ka viņi Maiku varētu pārsist. Un tie 2 spēlētāji, par kuriem es runāju, ir Markus Hovards un Džanans Musa. Un tad uzreiz sekojuši jautājums, kā jūs raugāties uz to, ka Maika Džeimsa rekords tiks pārsists? Maiks izskatās, ka spēlēs mums vēl 3 sezonas. Tās, es domāju, arī būs tās viņa pēdējās 3 sezonas. Es domāju, ka viņš nebūs kā Lebrons. Viņam tomēr tā statistika varbūt nākamā sezonā ne tik ļoti, bet aiznākamajā un aiznākamajā gan jau kritīsies samērā daudz. Un viņš būs tāds, nu, tādas beigas būs varbūt tā kā uz līdzīgi kā Spanulim un Serhiju Juļam. Varbūt ne tik traki, bet uz to pusi. Un kā jūs raugāties uz to, ka ir šie 2 1999. Gada paudzes basketbolisti, kur ir gana labās pozīcijās, lai ilgtermiņā pārsistu Maiku? Īstenībā es godīgi Markus Hovardu liktu kā relatīvi reālu scenāriju. Turpat ne tās, ka viņš pēdējās, laikam, 3 spēlēs iemetis kaut kāds 40 tālmetis vienkārši kopumā. Jo es personīgi viņam neredzu īpaši daudz perspektīvas atbraukt atpakaļ uz NBA. Es Jo arī tur, ne. ja mēs ņemam, nu es nezinu, viņš kā tīrs metējs, man liekas, viņam grūti tur ir, jo viņš ir, jā, kā es teicu, tīrs metējs, principā, un tāds relatīvi īss, un tur tā diezgan grūti. Par mūsu gan es šaubos, jo mūsu es esmu diezgan droši, ka viņu aizvedīs uz NBA kaut kad tuvāko gadu laikā. Varbūt šovasar, varbūt gadu vēlāk. Bet es domāju, ka viņš noteikti aizbrauks kaut kad vēlreiz. Un tas kopumā īstenībā visiem Eirolandes top skoreriem diezgan grūti to pareģot, jo jebkurš no tiem galvenajiem džekiem var vienā brīdī pazust vienkārši. Tā ka Nē, nav vairāk. bet Markus Hovards tiešām ir tā kā ļoti pateicīgs, jo, nu, es domāju, ja viņš būtu 10 centimetrus garāks, tad viņš būtu daudz interesantāks NBA tirgu, bet šobrīd es nezinu, es arī nezinu, vai viņš pats gribētu. Es domāju, ka viņš būtu aizbraucis uz vienu sezonu, kaut kā līdzīgi tā kā Larkins un Maiks Džeims, bet šīs te tieši kaut kādas fiziskās īpašības, fiziskie parametri viņam, manuprāt, liekas tur uztaisīt tādu ilgstošu karjeru, kaut vai kā tādam lomas spēlētājam, kā metējiem, jo nu, tu nevari īsti arī viņu nosaukt par 3&D gāju. Nu, Tur jā, tā grūti. Viņš nevar īsti pildīt to lomu, un burtiski arī Eirolīgā principā viņa vienīgā kvalitāte ir tas metiens, tikai un vienīgi.
Man liekas, Jā, arī salīdzinām ar to pašu Džeimsu Lārkinu. Viņš, manuprāt, īsti nav driblētājs. Viņš ir tas, kuram tu uztaisi grūtu metienu, viņš iemet grūtu metienu. Nē, Man viņš arī pēc personīgi. drībla izmet pats. Nē, nu, bet bet nu, tā, ka, Džeimsa piemēram, Lārkina arī piespēles viņu var daudz veidot, Nu, jā, nē, patreiz nu, veidot vai viņš driblēt. nav veidotājs, viņš nav Jā. veidotājs, bet driblētājs jau viņš ir. Nu, nē, nu, Kāpēc tur ir driblēt, jau, Koldijs protams, Millers, visus. Makintērs? Jā, Tas ir ar nevelti veidotājs. viņš tāds cipars arī vāc pie reizes. Bet jā, es piekrītu. Markus Hovards liekas tas ļoti, ļoti reāls kandidāts. Viņam, es domāju, es pat nezinu, cik viņš vidē varētu mest. Es domāju, gan jau varētu būt augstāk par Maiku Džeimsu, tiem karjeras Nu, cipariem. Tagad es tā pieņemu. visticamāk, jā. Zinat, starp citu, cik Kaspars Kambal meta vidē Eirolīgā? Daudz Cik uz- tur bija daudz. Viņš bija 18 par atrāvienu, minūtes. viņš ar atrāvienu bija rezultīvākais Latvijas. Tas, ka Latvijas tas skaidrs, jā. Viņam 16,7 bija vidēji spēlē. Pa visu karjeru kopā, nevis vienā sezonā. Iedod Kasparam 15 gadus Eirolīgā, un tur arī viss būtu noticis. Kasparam, Bet, man liekas, būtu ļoti grūti mūsdienās. Mūsdienās, jā. Es tieši šito gribu teikt, ka Maiku pārsist, piemēram, pēc 15, 20 gadiem, es domāju, ka viennozīmīgi viņš jau būs pārspēts, jo tīri no tā, ka tas mūsdienu basketbols ir tik rezultīvs, komandas zina, kā uzbrukumā spēlēt, ir daudz ātrāks, ir vairāk metienu. Varbūt arī, es nezinu, es te nevaru tā salīdzināt, jo es tur neskatījos tik daudz, bet runā, ka sodus izproducēt arī ir vieglāk un ka uzbrucējiem pateicīgāk tas ir. Un, vienkārši viss ir tik ātri un tik rezultatīvi, un arī spēles tagad ir vairāk šajā Eirolīgas formātā. Ka, man liekas, tas ir diezgan skaidrs, ka ja tāds Hovards, piemēram, spēlē vēl 10, 12 gadus Eirolīgā un spēlē apmēram šādā līmenī kā tagad, tad tikai matemātiski, man liekas, sanāk, ka viņš pārspēja. Es nezinu, ko jūs domājat par Veidu Baldvinu. Viņam nav variantu, jūsuprāt, vai jūs viņu Viņš kaut kādā NBA Viņš ir gaidat? vecāks. Viņš ir vecāks. 96. Viņš ir, gads skatījos. Nu jā, It tur kā nav tik vecs. Ja nebrauc uz NBA un spēlē kā tagad, tad arī ir kandidāts, manuprāt. Bet man liekas, ka Beits varētu drīzāk aizbraukt uz NBA nekā Hovards. Tas Vismaz gan. viņš vēl tomēr arī loterija pīks, kas nozīmē, ka komandas, vai ne loterija, tad tu tam komandas tad 17. noteikti. 17. Jā, tad komandas noteikti novērtē. Viņš arī uzbūvēts, ir, man liekas, krietni labāk priekš NBA Nē, bet nekā Hovards. viņš ir uzbūvēts vairāk priekš NBA, bet tomēr NBA komandas arī ļoti daudz skatās uz to kaut kādu tavu personību un to, cik ļoti tu iejutīsies tajā komandas visā mikroklimatā vēl kaut kas. Un šeit pilnīgi nekas nespēlē par labu veidu un Baldvinam. Man pat liekas, ka viņš nav, es nezinu. Tagad, kopš visam kābim, man liekas, tik traki tas salīdzinājums. Nē, es tur skatījos, man liekas, Brendons Pols tas bija, kurš tur stāstīja, kā vienkārši tur Olimpijakosā spēlēja kopā kaut kādas kārtas, un viņš vienkārši sāka ārdīt. Nē, tas viss bija, jā. Viss tas tā kā, un es domāju, vienkārši NBA komandas, jo tu nav jēgas tev riskēt ar tādu spēlētāju, kurš tāpat tev nebūs starta pieciniekā. Jo pēc būtības tādi, kas atgriežas NBA un izveido karjeras, ir tādi konkrēti lomas džeki. Nezinu, tur Roisas un Nīls, tas pats PJs Takers. Labi, nav tā, ka viņi tur Eiropā bija ilgi, bet tā kā atgriežoties, nezinu, Patriks Beverlijs, tādi spilgtākie, kas ir Eiropā bijuši, pēc tam atgriežoties NBA un kļuvuši par tādiem, izveidojuši savu to karjeru. Viņi reāli ir lomas spēlētāji, kas pilda vienkārši kaut kādu konkrētu lomu tajā komandā. Un es neredzu, ka Veids Baldvins būtu kaut kāds tāds speciālists, ko viņš varētu pildīt. Viņš var iedot tev kaut kādu skoringu no beņķīšu, bet tā ir talantīgākā līga pasaulē. Es domāju, viņš tur baigi starp skoreriem neizcelt. Nē, tur grūti, jo man liekas, tas ir vienkārši šī tā bija NBA lieta. Man liekas, vairāk vai mazāk tā tu dzīvē paveicās. Jūs palielinu. Jā, tā ir. Armāns Šķēle arī rakstīja, ka pie citiem apstākļiem, ka viņš būtu Lakeros tur vietās jau aizmirs. Bija rakstīts. Tur bija par Jordan Farmer vietā. Nē, tur bija par kaut kādiem. Es neatceros, vai tas bija tieši par Vujačiņu, bet bija runa par Sērbiem. Man liekas, par Vujačiņu. Viņš teica, ka viņš Vujačiņu vāzāja. Ka viņš viņu laikam... Viņš te teica tur par Dienvidslāviem bijušiem. Tur bija, man liekas, rakstīts, ka viņš viņu vazāja treniņos, bet ka beigās viņu paņēma un redz, kā karjeras aizgāja tie ceļi, ka viņš beigās ar hobi laikam spēlēm bija čempions. Labi, tad vēl nebija tas tik izteikti, bet tomēr es te gribētu drusku iet pret Armandu.
Nu, Saša Domāju, viņš Vujičičs. nevarētu ar Kobu kopā Nē, nu spēlēt atkal Lakers. tieši tas, ko principā tikko runājām. Saša Vujičičs bija speciālists. Pirmkārt, viņš bija speciālists sievietēs. Viņš bija Marijas Šarāpovs vīrs. Nu, Es nezinu, vai joprojām. Viss cieņā. Jā, un otrais, viņš bija trīņu speciālists. Jā, nu, es nezinu, cik viņš labs tur bija aizsardzībā vai kā, bet nu, viņš bija tāds metējs. Un plus viņš itāliski runāja, ar Kobi varēja sarunāties. Un es nezinu, vai Armāns itāliski varētu tā ar Kobi tā. Nu, Viņš ir angliski, varbūt varētu mēģināt. Bet tas nav tas, ko. Jo Saša Vujičičs Kobam bija tāds, kā, cik es esmu redzējis, tāds kā mazais brālītis, pret kur arī viņš bija gana tough, nu, kā jau Kobi. Kā, nu, tie stāsti, kāpēc mēs visi viņu mīlam un kāpēc viņš ir tā kā universally loved. Jā, Manuprāt. bet īstenībā tā vēl par Hovardu, nu, bet es gribētu pateikt, ka viņu vēl īstenībā, es teiktu, ka šobrīd viņam potenciāli rekordziņā viņam ļoti palīdz, ka viņš spēlē Baskonijā, jo tas, kā viņi spēlē, to, ka ātri ar daudz tālmetieniem, tas ir principā, tur tādā viņš tieši var jā, priekš viņa tā ir īstā vieta, kur var vākt labus ciparus. Jo, principā, godīgi tie komandā, es teiktu, tur visi vāc ciparus. Tā kā tur visiem līderiem ir super cipari. Tikai komanda beigās par play-in cīnās. Bet tā kā, ja tu pasties statistiku cailīs, tad tur viss ir augšā. Visi līderi kaut kādās noteiktās tev ir topā. Un viņam tas. Pret to pirmo sešnieku salīdzināt, viņi tomēr arī ir, nu, tā kā mazbudžetīgāka komanda. Nē, es vienkārši to, ka tā komanda priekš ciparu vākšanas labi, ja tu mēs pastamies, Kodijs Millers McIntyre, man liekas, ir līderis asistus, tad tev ir Sedekers, kas nezinu, vai vēl ir, bet vismaz reboundos bija paša augšā, tas pats Vai Hovards. Čīma tagad? Jā, tur Hovards, Čīma, visi vāc cipars, tas pats bija pagājuši gadu ar Thompsonu, tīri priekš, ja tu gribi vākt rekords, man liekas, Baskonu ir super vieta, kur to darīt. Un kā mēs redzam ar Thompsonu, nevienmēr, kad tu aizēji prom, tas viss tā kā izdodas citur uzreiz, kā varētu gribēties. Un arī īstenībā kopumā. Tur tas, viņam... tas feature, Thompsons un Larkins var likties, ka arī es atceros pagājušajā sezonā, man liekas, minēja, ka Larkins varētu būt tāds līdzīgāks, varbūt Hovardam, bet tā vispār nav. Larkins ir daudzpusīgs, viņš tur, nu, viņam pašam ir bumba, viņš pats veido, viņš pats met, Hovards tikai met. Jā. Burtiski tikai met, viņš neko citu vispār tev neiedod komandai. Ok, tas, ka tu spēlē tur 5-4, ka viņi tur ļoti pieskat, tas dod, protams, komandai, bet tas viss balstās tikai un vienīgi tā kā metienā. Tāpēc es pat nedomāju vairs, ka viņš ir līdzīgs. Nu, līdzīgs tas, ka viņi abi nav liela auguma aizsargi. Jā. Tāda bija tā kā muciņas. Es teiktu, ka Hovards ir principā tā kā, nu, es nezinu, tā kā J.C. Karols uz steroīdiem. Viņš ir tā kā lomas ziņā, principā, kaut kas ļoti līdzīgs, bet dara to. Bet Karols nedriblēja. Nu, nē, es domāju, ka Hovards ir gan unikāls spēlētājs. Nu, es domāju, ka grūti viņam atrast tādu konkrētu salīdzinājumu. Jo viņš burtiski, viņam cik spēles nav tā, ka viņam ir vienkārši 27 punkti, 0 rebound, 0 piespēles un efektīvi kaut 15, jo viņš ir aizlicis garām 12 trīņu. Nu, apmēram. Nu. Tas ir tas, tas ir diezgan regulārs. Tas viņam vienmēr ir punkti vairāk kā efektivitāte. Un viņam arī noteikti vēl labi jāapstāsta, tad arī Eirolīgā kāpju uzbrukumu skaits. Man liekas, ka peisa ziņā, piemēram, salīdzinot tagad un 5 gadus atpakaļ, ir, ja es nemaldos, spēlē pa 5 uzbrukumiem vairāk, un tas noteikti kāps vēl augstāk. Tāpēc arī tagad būs vieglāk. Tas viss noteikti palīdz. Bet tas kāp līdz kaut kādam brīdim, jo, piemēram, NBA šajā sezonā ir lēnāks peisa nekā pagājušajā sezonā, tāds vidējais. Tur nav kaut kāda Indiana visu laiku labākais. Nē, nu, Indiana, jā, bet es domāju, Dallasai arī kaut kas. Dallasai bija, bet es domāju, tas tā kā tāds vidējais pace. Nav tā, ka viņš visu laiku turpina maksimālu laukumu, ka pēc, nezinu, 20 gadiem mēs sagaidīsim tā kā Dona Nelsona un Maika D'Antoni mūža sapni, 7 seconds or less visu laiku, katru uzbrukumu. Man liekas, ka uz to arī viss iet. Okay, es godīgi pateikšu, es redzēju vienkārši kaut tādu virsrakstu, es godīgi neatvēru un neizlasīju, varbūt vajadzēju. Tad es varu uz nākamo reizi sagatavoties vairāk par šo, kāpēc NBA šodien ir drusku lēnāks. Bet
Sapratu, es nezinu, valsts ieminējās par tiem Baskonijas cipariem un statistikas vācējiem. Es nezinu, vai jūs zinājāt šo faktu, ja, bet Kodijs Millers Makintērs ir līderis ne tikai piespēlēs, bet arī šajā sezonā savākoties triple-double. Viņš ir vispār, es naudas, ka Jā. trešais, man liekas, vispār, kur Nu, nē, šis 2000. gadu. tāds caur joka prizmu bija. Cik Tas divi nē, bija? nē, Vienam džekam bija 2, ka Latesam bija 1, un tagad McIntyram 1 kopā, Jā. kur 4 reizes bija. Bet vēl varbūt pašā noslēgumā par Markus Hovardu. Valsts arī jau teica, ka Baskonī viņam ir ļoti, ļoti pateicīga komanda. Un es tā vienkārši to dzirdot, es uzreiz aizdomājos. Piemēram, bija, nezinu, Baskonijā iepriekš bija tas pats Šeins Lārkins, Maiks Džeims, Rodrigs Boboā. Tur ļoti, ļoti daudz aizsargi ir gājuši cauri. Vispār ļoti daudz. Tā arī tāda varbūt viena no komandām, kas ir tāda kā Eirolīgas ferma, kas bieži vien ievelk iekšā kaut kādus pavisam jaunus spēlētājus. Nezinu, kaut vai tas pats Kocārs šobrīd, ko pēc tam paņem varbūt kaut kāds jaudīgāks klubs, vai viņš Kaut vai ieiet tajā. Moneki arī tagad Monako Jā, neko nu, nedarīja, viņš tagad- ieiet tajā Eirolīgas rotācijā caur Baskonu. Es nebrīnītos, ja Hovards īsti nebūtu tāds spēlētājs, kurš pēkšņi ir ļoti interesants citiem klubiem, jo tīri tās viņa viendimensionalitātes dēļ, un es arī neredzu to, kā viņš ir Baskonijas uzbrukuma opcija top 2. Nu, principā tieši metienu ziņā viņš ir uzbrukuma opcija numur 1. Es neredzu, kā viņš ir čempionu titulu tādā Final Four cienīgā komandā. Protams, viņi var izšaut un būt tajā Final Four, un tad viss šī man tēze ir pilnīgi aplama. Bet es vienkārši neredzu, kā viņš varētu būt. Šobrīd, ja apskatos uz turnīra tabulas 4, un es neredzu, kā viņš ir vadošais spēlētājs jebkurā no tām komandām. Es tev pilnībā piekrītu. Ja tu pasties vienkārši tam top komandām, es negribu tur teikt kaut ko sliktu par Hovardu, ja viņš ir slikts spēlētājs vai ko. Viņš ir noteikti labs spēlētājs un ļoti meistarīgs. Bet, nu, es neredzu, piemēram, priekš kam Real, Barcelona, Monako vai Grieķu klubiem. Nu, labi, Grieķu klubiem noderētu. Bet, Grieķu klubiem noteikti noderētu. Olimpijakos priekš- noderētu. ok. Olimpijakos Bet, vajadzētu. Bet viņš Jā. nebūtu viņa stilā vispār. Jā, bet nu, tā kaut kādām tam lielākajai daļai top komandām priekš kam. Jo viņiem jau ir tie viņu superstar scoreri un pārējie līdzīgi kā NBA tie lomas spēlētāji. Un, nu, ja tev ir Maiks Džeims, priekš kam tev Hovards, ja? Nu, viņiem pietiek talanti un tas pats visām pārējām komandām. Un es nedomāju, ka Hovards ir tajā līmenī, kā tu teici, lai viņš būtu tagad vilcējs top 4 komandai. Tāpēc es domāju, ka viņa tā karjera arī ir tāda Eirolīgas, tā kā Baskonija vidus komanda. Ar to savu talantu viņš nomētā tādas komandas kā Alba, Asvels, Žalgiris, Cerveni. Nomētāt viņš var jebkuru. Tur tā lieta viņš var Viņš nomētāt. vienā Bet spēlē- reālā viņam, vienā piemēram, bumbu spēlē. neviens nedod. Jā, Nē, veidā. bet vienā spēlē viņš tiešām, nu, piemēram, nezinu, ja Madrids reāli, jebkura komanda, ja viņi spēlē Final Four, un tev vajag vienā spēlē, es domāju, ka tas ir gana labs draft picks, uz ko tā kā uzgamblot, uz ko uzlikt. Ja tu esi underdogs. Jā, nu vienā tev vajag spēlē, tādu bet ugunsgrēku, sezonas nezinu, griezumā, kurienes. manuprāt, tas vispār nedara. Jo es saku, vienā spēlē viņš ir jebko nomētā. Bet tā ilgtermiņā sezonas griezumā es arī neredzu pilnīgi. Nē, es noteikti piekrītu. Jo arī, piemēram, mēs salīdzinām, kā bija pagājušajā gadā. Piemēram, runājot par bija Hovards un Thompsons. Man par Thompsonu personīgi bija lielākā, es nezinu, kā pateikt, lielākā cerība un gaidas, ka viņš citās komandās varētu būt labs. Tad es šeit tev pilnībā piekrītu par Hovardu. Īsti tas nav. Jo varbūt, es domāju, ka viņi varētu likt citā komandā, bet tad tajā citā komandā viņam pašam būtu jāsaprot un jāsamierinās to, ka citur viņš nebūtu top 1 vai tajās komandās, kas var samaksāt pat ne top 3 opciju, manuprāt. Un es īsti nezinu, vai viņš tā kā būtu uz to gatavs. Es nezinu arī, kā viņš izskatītos tad, ja tu viņu visu laiku, piemēram, netur laukumā un nedod viņam viņa metiens, jo tas arī tomēr, man liekas, diezgan svarīgi. Ja tu spēlētājiem, piemēram, neliec viņu tādā situācijā, kur viņam patīk būt un kur viņš ērti jūtas, tad viņš neperformēs arī tās dažas minūtes. Tas un nav tas, kas nemetīs ar labi. Belinelli notika. Pagājušajā gadā viņš netika likts un izmantots, un tagad šogad viņam ļauj skriet un mest tos metienus. Vienkārši Skariolo bija norakstījis. Nu, apmēram, cik ļoti tu Mm. vari izmainīt vienu spēlētāju lomu atkarībā no tā, kā tu viņu izmanto. Bet, Un tas bet Belinelli tomēr arī piemērs. man gribētos domāt, ka arī tāds pats Marko
un viņš ir pieredzējušāks, viņam ir tie kaut kādi knifiņi, Jā, viņš kaut kur māca nomest tās piespēles, ka lai arī viņš ir samērā viendimensionāls. Es gribētu tāpat teikt, ka viņš viltīgs ir. viņš ir viltīgs, jā, viņš ir viltīgs, jā. Tā kā labs, Viņš tāpat tā kā, iedod tev kaut ko vairāk nekā Hovards, un Hovards tādā ziņā, es varētu redzēt viņus 15 minūtēm tīri kā metēji, bet kā mēs redzam šobrīd, kā Baskonijā, nav bijis īsti neviens cits tāds Eirolīgas kaut vai vidusmēra komandā tāds spēlētājs, kurš ir tik tāds vienpusīgs, tikai uz vienu lietu tendēts, jo tie tomēr pārsvarā ir speciālisti. Viņš pēc būtības ir tāds, manuprāt, speciālists, kurš ir nonācis līderu lomā, un no viņa arī lielā mērā ir atkarīgs tas, vai Baskonija var pret kaut ko un kaut kādā spēlē cīnīties vai nē. Ja viņam aiziet tā 0-9 diena, tur visticamāk ir tā saucamais, izmantošu jauniešiem iecienīties GG. Tur ir GG. Hovardam vēl zin, kas Hovardam atšķirībā no tāda Bellinelli un Carroll, tie ir tādi izskrien un catch and shoot. Jā. Hovards var mierīgi arī ISO spēlēt un ar driblu dabūt savu metienus. Būtībā joprojām tikai metiens un tikai skorings. Kaut kur var arī aiziet garām, bet tā pārsvarā uz metienu. Bet viņam ir arī tas, ka viņš to izolāciju var spēlēt atšķirībā no Bellinelli, piemēram. Bet, ja viņš tev iet garām, tur atkal ir tas izmērs. Atceros pagājušajā sezonā, kad mēs baigi sūdzējāmies par to, ka Baskonija tikai viņu izmantoja crunchtime'ā uz izšķirošiem epizodiem. Tur bieži vien bija tā, ka... Jā, vēl sākumā, ka viņam, ja tu viņam aizver cieto metienu, tu piespied viņu iet cauri, un tur groza apakšā sagaida kaut kādi lielie kadri. Viņš ir gana labs finišētājs, bet jebkurā gadījumā, ja tev tur 2-3 spēlētāji lec virsū, kas tur ir saslēgušies apakšā, tāpat, baigi tie tough finiši viņam ir, un viņš arī bieži netrāp. Starp citu, par tough finishiem redzējāt, kādu game winnerī Kairī Irvings ielika šonakt? Es vispār neredzēju. Es kā redzēju, ka viss bija laimīgi. Viņš reāli no aizsodmetiem līnijas kreiso roku, tad pusāķi floateri. Jo Jokić viņam tā kā kontestoja no sāna un būtībā visu labo roku aiztaisīja ciet, un tad Kairīs ar kreiso roku, tad pusāķi floateri, tādu, kad, nezinu, metru aizsodmetiem līnijas iemet. Bet te atkal es gribētu teikt, ka jāsaka, tas ir Kairijs Irvings. Tā runājot par finišētājiem, tu teici par Hovardu, ka nav labs. Man liekas, ka Irvings ir labākais, manuprāt, ko vismaz es jebkādā esmu redzējis. Par savu izmēru, ko viņš var izdarīt un iemest. Viņš ir lielāks par Hovardu. Viņš ir normāls. Bet tā kā 6'3", viņš aizsarg. Bet tā uz tā kopējā fona viņš tāpat tā kā ir maziņš. Nē, protams, bet viņš ir izcilākais. Es saku, var arī ar viņu laikam līdzīgi kā ar Maiku Džeimsu. Tev var nepatikt viss tas, ko viņš dara tur ārpus laukuma. Viņš ir tāds interesants katrs. Sauksim lietas īstajos vārdos. Bet tā viņa meistarība tiešām izcila. Tas tiešām vienkārši iespaidīgi. Arī, es saku, varbūt tāds metiens, tas tāds kreisais pusāķis, ja to ielikt jebkurš cits, tad Haļav, principā. Jā, bet, labi, ok, arī viņam tas nebija viegls metiens, bet Kairijs ir tas, kurš var. Jā, un es arī tik daudz reizes esmu redzējis, ka viņš ar kreiso roku finišē, gan ar aizturi, gan ar kontaktu, gan no 2, 3, 4 metru distances, visādi floateri. Tik daudz esmu redzējis, ka viņš māca ar to kreiso roku iemest, ka es saku, ka tā nav nejauši. Protams, grūts metiens, bet tas ir meistarīgs džeks, viņš var tādu iemest. Bet te kaut kāda extendo leja. Ja Gabriels Deks tādu iemest, es teiktu, jā. Bet tie kaut kāda extendo leja, kur viņš pilnīgi ar izstiept roku, tur vēl tas pat īsti nav tā kā, pēc statistikas, tā kā lejaps īsti. Un viņš ieliek kaut kur pat, pa vairo kaut kādu augšējo stūru, viņi iegriežas, iekrīt, Tas ir. Nē, viņš ir kaut kas unikāls. Tie visi. Arī ārpus laukuma unikāls. Nē, tas arī. Bet tā ir interesanti viņš skatīties kopumā. Tā kā viņš iet caurgaidos. Jo viņš tiešām var finišēt pilnībā jebkādā veidā. Jebkas, ko tu fiziski vari iedomāties, un pat tas, ko tu nevari iedomāties, viņš visticamāk, tas ir viņam somā. Visu var iemest. Tiešām. Tas ir meistars. Jā. Man liekas, ka tu varētu viņam pateikt, vienalga uzlikt tā kā
uzlīmi uz vairoga un teikt, iemet ar atsitienu pret šajien, kur ir tā uzlīme. Un viņš atrast veidu, kā iegriezt to bumbu tā, lai būtu grozēts. Skaisti. Viņš, man liekas, arī varbūt labi aizinājums, varbūt drusku par NBA, bet viņš ir arī viens no tiem spēlētājiem, kuriem, man liekas, tas izdarības ārpus laukuma ir drusku tā kā aizēnojuši to viņa sniegumu, un ja mēs to tā noņemam malā, tad tiešām, manuprāt, jānovērtē to. Nu, viņš tiešām viens no tādiem izcilākajiem aizsargiem, laikam jāsaka. Tīri tādā tajā, vai unikālākajiem tajā meistarības ziņā. Nu, Jā. Nē, nu individuālā meistarībā es godīgi nezinu, vai es varu Iespējams, visu no laiku. no tiem aizsargiem. Es nezinu, vismaz ko es esmu redzējis, ko es varētu viņam likt blakus tieši no aizsargiem. Gan visu driblu, Alans gan Iversons finišēšanu. varbūt. Nē, to saka, es Iversonu neesmu īsti redzējis, bet grūti par viņu spriest. Tas tādā ziņā. Nu, Norčs nav Jordan redzējis, bet viņš Es ir. esmu redzējis. Nu, highlights taču var paskatīties. Nē, nu es esmu redzējis, ko spēlēs tam Iversonam, piemēram. Bet tagad par Kairiju es godīgi neesmu neko īsti meistarīgāk. Visa tagad tieši individuāla tehnikā es neesmu īsti neko meistarīgāk redzējis nekad. Jā, bet nu, ko virzamies tālāk pie Ula Bērokaus? Jā. Tā pat nezinu, ar ko lai sāk. Laikam jāsāk ar Prometēju komandu. Ok, uzreiz prasīšu, kā jūs vērtējat to, ka viņi neaizbrauc uz Tartu? Man tā īstenībā tā, es gribu saprast vienu lietu, tā kā, lai es varētu viņus vērtēt šajā gadījumā. Es gribu saprast, tā kā, cik laicīgi viņi centās sarunāt kaut ko ar to Tartu. Ja tas, piemēram, jo tas bija puslīdz paredzams, tu varēji bez mazliet, es teiktu, 2 nedēļas iepriekš zināt jau to, ka tev tad būs jābrauc uz Franciju, vai ka tāda opcija būs. To tu varēji ļoti laicīgi zināt. Un Nē, nu man Francija interesē. bija zināma uzvaras gadījumā. Nu, bet tu zināji Nē, arī, es saku, nē, es saku, come on, ka bet tas ir es tā kā piekrītu, relatīvs viņi varēja skaidrs, ka tu laicīgi to uzvarēsi. Nu, tu tagad, es neatceros, ka tā bija, tie play-off pāri bija skaidrs 2 nedēļas ātrāk par arī spēli, ja es nemaldos. Nu, diezgan laicīgi. Nu, Ja vēl viņi- ātrāk, man liekas, ko 3. Kā bija taču kausu pauzes, bija pirms kausiem, beidzās Eiropas, nevajag? Taisnība. Nu, tad tev ir reāli. Kausi tās ir vismaz 3 nedēļas, man liekas. Nu, tev ir, teiksim, nu, plus vēl tad ir tāda vēl nedēļa starp, principā, Āris un Burgas spēli. Pa lielam mēs varam skaitīt mēnesi. Ja tev ir mēnesis, lai tu sarunātu un pārceltu to spēli, un tad tāpat nevarēja neko pārcelt, vai es nezinu, vai Tartu nevarēja paši, vai negribēja nākt pretī, vai vienalga. Tad, Tā ir to nāca pat pretī. Nāca. Es kaut Tad- kur bet lasīju, tad man ka interesē Prometējs vienkārši- piedāvāja 4 alternatīvas, un ka ar to visu 4 noraidīja. Es saprotu arī to, ka viņi pārāk vēlu to centās darīt, jo Nu, tu svētdienā tā viņiem vēl lieta, bija Talteks, un Talteku viņi varēja Ar to pārcelt, viņi sarunāja. jo viņi paspēja iekļauties tā kā tajā logā, kas ir minimālais, tas, līdz kuram tu vari pārcelt spēli. Nē, man liekas, tad, ja viņi tiešām to sāka tik vēlu darīt, jo kā mēs te tagad rēķinām, tev ir ļoti daudz laika, lai to Nē, saprastu. bet tur ir. ka tā var būt. Es neesmu izlasījis pilnīgi visu iespējamo materiālu par šo tēmu, bet, nu, cik es lasīju un sapratu, ka tur jau arī tas veselības jautājums, ka viņi tajā mirklī, kad viņi saprata, ka viņiem tur puskomanda ir traumēta un pārbaudas kaut kādas veiktas un saprata, ka viņiem esot 6 spēlētāji pieejami, ka tad viņi sāka runāt. Un 3 nedēļas iepriekš gan jau viņi nezināja, ka tāda situācija Es godīgi varu pateikt, no tā, ko es zinu, tā veselības situācija ir drusku pievilkties matiem, jo tur pēc būtības no tiem, kas bija traumēti, tā reāli nevarēja iziet laukumā kaut ko špricēm vai kā tikai viens spēlētājs, tas bija Sanons, un pārējie, nu, ja ļoti, nu, tā kā, teiksim tā, ka viņi vienkārši negribēja tik ļoti spēlēt un riskēt, ka tas tā kā atsvērtu to. Ja jūs saprotat, kā es to domāju. Nebija tā, ka tu, ok, protams, ja tur, nezinu, vienam sāp pirksts, otram sāp mugura, un tev ir 4 džeki, kuriem nekas nesāp. Protams, tu vari pateikt, tā kā, ka tev ir tikai 4 pieejami spēlētāji, bet, nu, būsim godīgi, tas ir muļķības. Tā kā, nu, mēs, es domāju, gana tuvu esam bijuši tam sportam, gan paši spēlējuši, gan vispār tagad sekojot līdzi. Nu,
katru dienu un katrā spēlē ir kāds, kurš spēlē ar kaut kādu nelielāku traumu vai sāpēm. Un, man liekas, tas pats Norberts ir arī šeit piemērs, kurš savu potīti spēlē vēl kaut ko. Nu, kaut kādā brīdī tu nevari spēlēt, bet kaut kādā brīdī tu spēlē. Un, nu, es domāju, ka jūs sapratāt, Tur man ko liekas, cenšos tā pateikt. viss tā kā nedaudz, un man tāpēc nepatīk, tomēr tas viss stāsts. Jo tā kā es saprastu viņus, tos promotēji, tiešām viņi to būtu laicīgi sākuši darīt. Jo tev tomēr kā komandai, tur ierauga kalendāru, tu zini laicīgi kalendāru, tu zini, ka tev būs situācija, ka tev ir otrdienā vai trešdienā, man liekas, Otrdien. otrdienā tev jāspēlē burgā. Man liekas, tu pats esi muļķis, ja tu pirms tam ātrāk neredzi, ka tev sestdienā un svētdienā ir Tartu un Kalnā spēles. Nu, tas tā. Tur nav tā, ka tu sezonas sākumā ir izlikts. Nu, labi, es tiešām nezinu, vai nav tā, ka Nē, sezonas nē, sākumā ir izlikts Latvijas-Igaunijas līgas kalendārs, un kurā no datumiem tev ieliks Eiropas Bet tur ir Eiropas, to reāli martā bet uzzini, ne? Eiropas, nē, tos, man Vai liekas, to tu tos zini jau potenciālos datumus, tu zini Tu zini- ātrāk, tu vienkārši Nē, pretinieks bet arī nezini. Latvijas-Igaunijas līgā nav tā, ka tu septembrī zini, kurā martā tu spēlēsi divas spēles startu un tālāk. Nē, nu, bet, piemēram, Tas tu viss janvāra notiek sākumā vēlāk. jau zini Es visu marta kalendāru. tīri no komentēšanas, cik man sanāca komentēt, es varu pateikt, ka tas piedāvājums un kaut kādas tās vietas nāk kaut kad mēnesi ātrāk. Un tas pats arī lielajās līgās, piemēram, gan futbolā, gan arī basketbola top čempionātos, kaut vai flashcore paskatoties. Tur bieži vien ir kaut kāda vai nu tā nedēļas nogale tev piedāvāta, vai kaut kāds cits gaps, kurā tev ir tā kā jāiekļaujas tajās spēlēs. Un Latvijas-Igaunijas līga varbūt nenotiek tik ļoti pa kārtām, kā tas ir kaut kādos lielajos nacionālajos čempionātos, kas tur ir Spānija, Itālija, Vācija, tur nu, visi lielie čempionāti. Mums varbūt nav tik tāda strukturizēta izspēle. Nav varbūt tik regulārs tās spēles, jo tur mierīgi spēlēt gan pirmdienā, gan ceturtdienā, gan otrdienā. Nu, teiksim, viņi ņemsim ACB par piemēru. Tev tomēr daudz maz tas viss ir strukturizēts. Tev ir weekends, kurā viss notiek, tad ir kaut kādas ļoti reti, ir kaut kādas spēles darba dienās. Bet tev plus mīnus ir skaidra tā izspēles sistēma un tie kaut kādi gapi, kuros tev ir jāizspēlē tās spēles. Un tad, mums tā gluži nav. Es domāju, viņi vienkārši tiešām nebija gana laicīgi tam pievērsuši uzmanību. Un tas kaut kā, jā, baigi nesmuktā. Jā, nu, es gan tik un tā kaut kā gribu aizstāvēt to Prometēju, jo, nu, ja tu piedāvā, cik es saprotu, 4 alternatīvas datumus, tās ir daudz alternatīvas. Tas nav tā, ka mēs pasakām, mēs vienkārši nebrauksim un viss. Alternatīva ir viens, bet tomēr, Tartu ir mājnieki Prometējiem, jo tur ir Okay. Tartu var diktēt noteikumus. Tartu vēl bija Ziemeļlīga, un viņiem arī bija kaut kādas tās regulāras sezonas spēles, ka viņiem tiešām īsti nebija tā, kāpēc, lai viņi piekristu spēlēt, nezinu, piemēram, back-to-back, tikai tāpēc, lai Prometējs varētu labāk aizbraukt tur uz Eiropu. Viņi jau no tā neko neiegūst. Tas nav viņa intereses. Jā, bet ja tev ir 4 varianti, tas nav viens, ka tev ieliek. Bet tur arī jāstāsta, kāda tev ir. Tagad tu vienkārši, ja tu iedod ciparu, ka 4 varianti, tas, protams, izstāsta daudz, bet es tev tagad, piemēram, vienos, divos, trijos vai 4. Piemēram, tagad tie ir 4 varianti. Kad arī mēs runājam, piemēram, kad ierakstīt šo podkāstu, arī regulāri iedod 4 variantus. Es tev, piemēram, iedod 4 kaut kāds konkrēts laiks, un tev var tikpat labi visi 4 būt slikti. Tas tā vienkārši tā ir realitāte, ka tikmēr, kamēr tu nezini, kas ir tie 4 varianti. Jo tiešām var būt, nezinu, viens variants ceturtdien no rīta, otrs ceturtdien pēcpusdienā, un trešais ir piekdien pusdivos naktī. Es nezinu. Jo tīri no mūsu pieredzes, piemēram, kad mēs runājam, kad ierakstīt nākamajā epizodē, mēs katrs iedodam, piemēram, to 3-4 dienu logu. Mēs esam 3, viņiem komandas ir 2, kas piedalās spēlē. Nē, bet tā situācija identiska, piemēram, manuprāt. Un mums beigās tāpat labākajā gadījumā sakrīt 1 vai 2, vai, piemēram, ir tā, ka 2 sakrīt, nezinu, kaut vai 3 varianti, vienam tur nekas nedod no tā. Tad, tas viss, es domāju, ka nav tik viennozīmīgi, ka tie 4 varianti. Mēs nezinām. Bet man arī tagad liekas, ka Tartu komanda ir beigie viltnieki un domātāji. Es neskatījos spēli Tartu pret Zeļiem. Ja es kļūdos, tad es atvainojos, bet es dzirdēju, ka viņi pie -3 pēdējā uzbrukumā neuzbruka.
lai nebūtu pagarinājums un lai viņi noturētu 2 spēļu summā to savu plus mīnus, ka Es būtībā kaut ko tādu pašu uzdāvināja. dzirdēju. Nu, tā Es kā, neredzēju, bet man kaut jā, kur es arī lasīju kaut ko šādu. ja es kļūdos, tad es atvainojos, bet nu, tā ir tāda beigās hēmošana, un tad tas man kaut kā arī liek slēgties pa labu Prometējam, ka gan jau tur arī tika izdomāts, ka mēs labāk paņemam uzvaru un viss, jā. Bet es gribu tā kā no Tartu puses drusku par šo tā kā iestāties, jo Prometējs ir līgas jaudīgākā komanda. Nu, vienalga, kā viņi spēlē, vienalga, ka viņi zaudē tur Vefam, vēl kaut ko. Tā ir jaudīga, tā ir bagātākā komanda. Tur ir leģionāri ar lielākiem. Ok, tagad tur ir Jordans Hunters, ir Gregs Whittingtons, tāds spēlētājs, kas varbūt pie normāliem apstākļiem sezonas sākumā Latvijā nekad nenonāktu. Viņi varētu nonākt Prometē. Viņi nevarētu nonākt Latvijas komandās. Pie pašreizējiem budžetiem, pie pašreizējiem iespējām. Tāda spēlētāja konkrēti. Tas ir gana liels vārds, lai Tartu nebūtu nekādas intereses viņus neuzņemt. Jo, pasties, piemēram, Latvijas-Igaunijas līgas apmeklētības rekords tika uzstādīts tieši mačā Tallinā, kur atbrauc Prometējs. Vai atbraukt Tartu jau Ventspils? vēl viņam jāatmaksā biļets par to spēli, ja es nemaldos. Jā. Nu, Viņi paši to dara, jā. Viņi plusos te nepaliek. Jā, tas ņemot vērā, jā, ka tā nav pārējie tik naudīgi, gluži kā Prometē, ka tu vari mētāties ārpus netis, ka Tartu vienkārši tāpat vienkārši atdot atpakaļ. Ja nebūtu bijuši kaut Jo kāds. visu cieņu Ventspilī vai Ogrei, kuriem ir bijušas gana tur sīvas spēles pret Kalevu un tā tālāk. Un es domāju, arī tam pašam Vefam. Ja viņi aizbrauktu uz Tallinu, tur nebūtu 6,5 vai cik tur bija tie 1000 skatītāji. Vai 5, 900, nu pie 6000 bija. Jā, bet no tabulas Tartu dabū uzvaru, un visticamāk tagad izvairās no VF un Prometēja ceturdaļfināla. Un mēģina nokust Kalevu. Ventspils 4-5. Ceturt, ok. Pagājušajā gadā jau nokoda, man liekas, vienreiz viņas. Bet arī izvairās pusfinālā no VF. Arī. Bet vai tad viņiem bija bija iespējas? uzvar ļoti. Labi, es tagad nezinu to, nepateikšu to tabulu no galvas. Viņiem bija kaut kāds izredzes noslīdēt uz 6. vietu, jo man liekas, ka tā 4-5, ka mums Tartu Ventspils bija diezgan stabila. Nu, neatkarīgi no tā. Tartu ir 18 šobrīd, un Zeļiem un Ogrē 17 uzvars. Tā kā tā okay. 18. Ok. Bet tur tāpat sanāk, ka Tartu tagad būtu Zeļiem noteikti priekšā. Zeļiem priekšā, un plus vēl viņiem būtu tā spēle pret Zeļiem, ko viņi tad varētu mēģināt vinnēt atkal uzreiz. Nu, nevis neuzbrukt pēdējā uzbrukumā, kā laikam notika. Jā, nu es saku, tur ļoti interesanti. Tur ir interesanti. Nē, nu ir interesanti. Daudz dažādu apstākļu. Jā. Tāpēc ir kaut kā, es nevaru zināt tik labi, jo es neesmu iesaistīts, bet es kaut kā tomēr mēģinu aizstāvēt to Prometēju. Es viņus atbalstīšu, ļoti cerēju, ka viņi vinnēs to burgu. Bet tas ir nesmuki. Mēs viņus uzņemam, manuprāt, tas ir nesmuki pret citām komandām. Pret mani tas nav nesmuki. Man tas nekādi neietekmē, bet es uzskatu, ka tas ir nesmuki pret citām komandām. Un es šādos gadījumos, es necenšu to pārāk bieži nepiesaukt, bet šādos gadījumos es arī kaut kā ticu karmai. Un, principā, uzreiz, kā es šo ziņu padzirdēju, man likās, ka tas ir kaut kāds insights, bet tobrīd jau tas bija oficiāli, ka tā spēle nebūs startā, tā bija paziņojuši. Es šādos gadījumos baigi ticu kaut kādai karmai. Un principā, man tā pirmā doma uzreiz bija tāda, ka viņi zaudēs Buržā, laikam tā būtu precīzi. Buržēna Brēse, tā pilsēta, baigi sarežģījusi tie franču vārdi. JL Burg mums derēs, es domāju, jā. Man bija uzreiz sajūta, ka viņi zaudēs, un tas arī piepildījās pilnīgi katastrofāli 3. ceturtdaļa. Tāda spēle, manuprāt, gan varbūt viņi tāpat būtu zaudējuši. Varbūt, bet tas būtu uzreiz tā, nezinu, cieņpilni, pat ne cieņpilni. Te man liekas, es varu atzīmēt vienu diezgan svarīgu lietu. Ja jūs paskatāties, piemēram, Eirolandes playoff, kad ir ļoti smags grafiks, visas komandas spēlē nacionālas čempionāts. Es nekad neesmu dzirdējis, ka kāds izlaiž. Ir viena, kas nespēlē, un arī dabūja samaksāt. Francijas čempionāts pagājušā sezona kaut kādas 2 dienas, vai 3 dienas pirms Final Four Monako bija jāspēlē pret
Ada Blois vai Blois, vai kā izrunā to komandu, un viņi aizsūtīja Strazelu un kā sauc to, kurš Budušnosē tagad bija tas izrunātais. Makundu. Jā, tos abus un Espoir to komandu. Viņi tur atlējās. Bet tur gan bija tā, ka tā spēle neko nemainīja. Nu, es neaizstāvu Monako, bet viņi par šo savu kārmu dabūja otrajā puslaikā pret Olimpijakus. Bet tu tā Trešajā jūti ceturtajā. kopumā. Es atceros, piemēram, pagājušajā gadā, kad bija Reāla Partizan tā sērija, kad vēl puskomanda bija traumēta, viss bija šausmīgi. Viņi pa vidu, es atceros, viņi mauc ar Malagu spēli ACB līgā, kur iedeva. Tā nav viegla spēle. Jā, tā Bet vispār nav Real viegla Madrid spēle. ir komanda no cik 15, 18. Bet tu atceries, kāda viņam bija situācija tajā brīdī, tajā konkrētajā. Nē, Tas ok, ir tur vēl bija, sērijas tur bija vidū, tur švaki, bija jā. traumas un viss pārējais. Tur iedeva vēl debijas, man liekas, ko 3 spēlētāji debitēja pie reizes tajā mačā. Bet labi, jo tur Valts, tas tev bija ir vienkārši tā luksus komanda, tev ir Madrids Real, tev ir Nē, nu tā ir, labākā bet tā ir vienkārši organizācija realitāte. To, Eiropā. ka arī normāli, tā kā Madrids Reāli ACB līgā nav tas, kas prometē Latvijas-Igaunijas līgā. Tur nav tik liela atšķirība līmeņa ziņā. Tur ir krietni tuvāk tas viss. Un es runāju par Malagu, kas ir nopietna komanda. Malaga ir tiešām man ļoti, ļoti simpātiska komanda ACB līgā, manuprāt. Labi, tas ir ļoti subjektīvi un tīri mans viedoklis, bet vienkārši gribējās viņus paslavēt. Viņi ir Bieži forša nerunājam par komanda. viņiem. Bet labi, Bet, tad tajā pie spēlē Eiropas? es gribēju. Jā, man Es saku- tajā trešajā ceturdaļā personīgi izstāst Prometēs par pilnīgiem amatieriem, godīgi, es nemelošu. Man pa lielam arī likās, ka tur tā vizuāli, ka bez Kenedija man nelikās, ka kāds cits pat būtu tā līdz galam ieinteresēts spēlēt. Es teiktu, Balvins vēl bija labs. Ne, Man Balvins patika, kā var būt, Balvins spēlē. bet Balvins arī viņš kaut kā, labi, viņš var vienmēr runāt tiešām, tas ir standarts, bet viņš kaut kā, viņš nedabūja svilpas, man liekas, kaut kāds 2, 3, un tur viņam vienkārši grūti gāja. Jo spēles sakumā, man liekas, viņi ļoti aktīvi postā, viņi meklē arī es teiktu relatīvi, ka es tādiem 3. ceturtajā, man liekas, viņam tur grūtāk bija tas Burgas garais, es tagad neatceros uzvaru, diemžēl. Bodians Masā vai tas? Bija tas Nē, enerģiskais, cits. es tagad Bija aizmirsu. tāds Es enerģiskais, zinu, tāds zinu, ar zinu, headbandu jā. viņš spēlē, es neatceros uzvaru, bet es zinu, Jā, ko es jā, jā. domāju. Viņš ļoti liels problēmas sagādāja gan uzbrukumā, gan aizsardzībā. Viņi arī vienkārši viņas vazāja kopumā arī uzbrukumu. Un tur vispār bez vaļas. Kokīla. Kokīla, Jā, jā, Kokīla, jā, jā, jā. tas ir Čakarē tas, jā. viss. Šreāli tev ar enerģiju ļoti daudz tādas. Arī uzbrukuma rebounds dabūja kaut kādas Jā. ļoti labs. Bet Bija arī tāds vasarīgs basketbols, ka it īpaši sākumā, ka ļoti daudz kļūdas abām komandām, kā aizskrien, pazaudē bumbu, aizskrien uz otru galu, pazaudē. Nu jā, es teiktu, tās kļūdas ļoti pievilka. Bija tik daudz kļūdas, tik daudz nenoslēgt uzbrukumu. Un tāds, beigās jau, kad jau bija tā trešā ceturdaļa izlaista un bija tie -20, tad jau bija tāds tā kā 7 seconds or less, diezgan precīzi Bet- pāri met uzreiz. tad, kad viņiem bija tie sūdi, Ginsburgs paņēma vismaz vienu taimot vai nevienu. Man liekas, Trešajā ceturtajā. man liekas, viņš 2 paņēma trešajā. Paņēma Es vispār. nemaldos. Man liekas, ka viņš bija. vispār. Bija kaut Nē. kāda sajūta, ka ir izrāviens un netiek. Tā kā Jā, 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 prasās jā, minūtes. jā. Nē, man Tā liekas, ka ir bija tā, diezgan ka viņš ilgi. paņēma, ja es nemaldos, tagad es varu būt jauts. Man liekas, tas, kas man atmiņas, ir, ka viņš, man liekas, pirmo paņēma vēl relatīvi laicīgi, un tad otro viņš pišķiņu tā kā marinē negribēja ņemt. Bet man liekas, ka viņš paņēma 2 trešajā. Jo es tagad atvēru vienkārši tos statistiku šai spēlē, un vēl kas tā kā krīt acīs, protams, bija tas, ka kāpēc man tā spēle likās tāda simboliska un tā drusku parādīt to viņu sezonu kopumā, bija tas, ka atkal kaut kāda trīņa viņus pievīla, tālmetienu un ar visu to traumatismu, visas sezonas gaitā ar to, kāda spēlētāji tur ir izkrituši. Un tas bija otro sezonu pēc kārtas. Viņiem, labi, pagājušā sezona vēl nebija tik traki, bet šo sezonu, man liekas, viņiem izteikti pietrūka tādi labāki metēji kopumā. Un vēl arī tas, ko es gribu tomēr pateikt, ka grūti ir kaut ko uzvarēt, ja tavas komandas īpašnieks, oligarhs, principā it kā uzticās veidot komandu zinātājiem, kas zina un saprot kaut ko par to, bet tajā pašā laikā nē, un beigās tāpat pats visus paraksta un viss tur izmantojot šo te
rusicismu, negribas gan izmantot, bet jāsaka, viss notiek tā pa bratski, ka vienkārši tiek ņemti atpakaļ kaut kādi vecie čomi. Nu, labi, šoreiz gan jāsaka Agada un nevis Agada, bet Kenedijs un Klavels ir gana labi pīki, ko paņemt atpakaļ, bet viss notiek tā, nu, es negribu apvainot Ukraiņu. Tādā, nu, tā, kas gribētu teikt, slāvu maniera. Tādā Austrum Eiropas garā Es viss Jā. tieši ir par šiem normāli. spēlētājiem pat nav pretenzijas. Labi, Nē, ka ne pret Klavela viņiem, ne- tas bet, vispār, tas viņi jau vienkārši labi iezīmē, spēlētāji. tas Tu zini, vienkārši, ka tas viņi vienkārši noderēs. iezīmē, tas vienkārši iezīmē to, kā tur notiek tās Real lietas. Madrid arī pa Bratski paņēma Faku atpakaļ. Labi, Tas tu bišķi, tas cits salīdzināji bazars. arī. Nu, arī tas ir labs pārbaudīts spēlētājs, un tu paņem atpakaļ. Jo tu Nu, bet te zini, ka jāņem jums arī labi ir vērā gājis. ir to, ka, piemēram, viņi paņēma Faku atpakaļ. Viņš Pa nebija Bratski, tā, nu, ka viņi ne tāpēc, no ka kurienes, Čoms. bet viņš kaut kā tas, Čoms. ka viņš, piemēram, tas, ka viņš labi spēlē. Viņi paņēma Kenediju un Klavelu atpakaļ. Viņi vispār nebija neko spēlējuši. Ņem vērā vēl Kenedijs, nu, vismaz man personīgi izsaka, ka viņš fiziski ļoti grūti viņam iet. Nu, 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 viņš kaut knapi kā skrien un lēc. Nu, viņš pirmos 2 fiziski. mēnešus spēlēja ar to kaut kādu ceļgalu protēzi vai kaut ko, ka tur Nu, izskatās tur tiešām, reāli. ka tas ceļgals knapi turās kopā. Nu, jā, tur tā kā slāpotās izstījās. Nu, tur tiešām viņam, nu, Kenedijs, man liekas, fiziski viņam ļoti, ļoti grūti iet. Tāpēc man īstenībā es biju ļoti pārsteigts, ka īstenībā tieši viņš bija tas, kurš šajā spēlē bija vienīgais, kas kaut ko varēja izdarīt. Bet tas pats, piemēram, pieminētais Klavels, arī tas ko Bedē runāja par to, ka Talms tas neviens var iemest. Man liekas, Klavels ir viens no tiem, kuram vajag viņus mest iekšā. Un Kurš var Klavels, to izdarīt, jā. jā, un Klavels bija Rīgā palicis šoreiz. Nebija aizvest uz Franciju līdz galam, diemžēl. Un tas arī tur, jā, viss atmaksās. Jo, ja tu skaties, piemēram, visu spēli, kā tev Agada pikantrols spēlē, tad tur nekas labs nebūs, godīgi. Nu, un Neko īsti super labi nevar gaidīt. te es To mēs domāju, redzējām nemaz jau nesāksim vairākās runāt. izšķirošās spēlēs. Viņš šodien ļoti daudz galvas noraka, tas ir Nu, jā, fakts. tur vēl- uz knapi vienas rokas pirkstiem pieteikt, lai tā kā saskaitītu šitādas. Manuprāt, arī tāds iespējams lielākais zaudējums, kas viņiem reāli bija Kulboka pirms sezonas, jo viņi to 4. numuru pozīciju reizēm pat pildīja ciet ar Mārču, kurš ir, nu, viņš fiziski pat pret aizsargiem nav tā kā super spēcīgs. Viņš var būt tik garš, bet nu, viņš ir fiziski, viņš nav spēcīgs. Un viņi to 4. numuru pozīciju pilda ciet dažkārt ar viņu. Lipovīs, Kačenko, nu, viņi ir spēcīgāki. Man liekas, pat bišķi garāk varbūt. Un to es kaut cik varbūt varu saprast, ka tu pārējus, teiksim, tādu mazāku sastāvu. Viņiem kopumā bija, manuprāt, tādas Kenedijs divas kaut kad vēl 4. Nu, Kenedijs, jā, bet tas, ka ar Mārču. Nu, laikam, tev nav tāda pilnīgi tīra 4. Jā, un tas būtu Nu, Nu, Bobrovs, tehniski kaut kāds Bobrovs, bet tas arī tak nav īsti līdz Jā, galam. Nav variants līdz galam. Tas nav, jā. Un viņiem tādas divas aizes, vai nu viņi spēlē ar tādu kaut kādu mazu sastāvu un mēģina kaut ko tur pavilkt ārā un dabūt kaut ko no distances, vai otrs variants, ka tu uzlaid abus milžus reizē, un tas arī nav īsti nekas. Vajadzēja Čomeņu Stefensu atgriezt, ka tev ir uzbrukumā spacings, ja tur metēs, un aizsardzībā tas, ka viņš tur nav tik fizisks, tā nav problēma, viņš vienkārši palicās un viss ir sakārtots. Es saku, Kulboks būtu tāds, jo viņam, principā, es domāju, katras komandas skautingā pie viņa tieši ir rakstīts excellent shooter. Nu, es tā domāju. Nu, tiešām tāds Valmārta dāvs Bertāns. Es jau kaut kur šādi esmu izteicis. Nu, tāds vienkārši švakāks dāvs, bet nu, labāks rebounders. Nu, labi. Sapratu. Cīkumi, bet jā, ļoti labs. Jā, un žēl, un ir tur izskanējuši visu kaut kāds interesants baumas par kaut kādu potenciālo nākotni un tā tālāk. Es gan tīri atkal sautīgu nolūku dēļ, kā vienkārši basketbolu gardēdis. Gardēdis. Gribu, lai viņi paliek, gribu, lai viņi turpina cīnīties. Nu, jo es būšu reāls, diemžēl, šobrīd. Nē, es negribu, lai viņi paliek, būtu forši, ja viņi varētu atgriezties mājās, bet, nu, realitāte ir tāda, ka tas izskatās tik drīz nenotiks. Jā, tāpēc es ceru, ka viņi turpinās un tur jābūt kaut kādām pārmaiņām. Es dzirdēju, ka arī būs pārmaiņas, ja viņi paliks. Tā kā, jā. Kaut kas jauns ir jādomā, un arī Dubīnska kungam, manuprāt, ir kaut kā drusku arī jāpamainās viņam, lai tur kaut kas
labāk aiziet. Un tad skatoties īstenībā tīri no Bīnska kunga perspektīvas, ja mēs skatāmies tā kā uz visiem tiem tā kā rezultātiem kā tādiem, nu mēs skatāmies tā kā bezskaislīgi, vienkārši bez nekādām emocijām. Tad, pa lielam, ja mēs tā skatāmies, tad komandā pagājušā sezona bija principā viena mētēna attālumā no Eiropas fināla. Tad šogad viņi pat pusfinālam īsti nebija tuvu. Un Latvijas-Igaunijas līgā viņi. Labi, Latvijas-Igaunijas Viņi līgā. tāpat ir galvenie Es nezinu, favorīti. es nezinu, viņi uztraucas, bet nu nav tā, piemēram, pagājušā sezona viņi tur gāja tā kā buldozers visiem pāri. Principā viņi, es nezinu, man liekas, viņi no kaut kāda decembra līdz februārim vispār neko nezaudēja. Un tā, ka visiem Jā, gāja viņiem tur pāri. ar Eiropas Gan turnīros. Latvijā, gan 30 uzvaras Eiropā. kopā. Nevajag Tur tam vispār, līdzīgs. jā, viss bez variantiem. Tad šo sezonu nav vairs īsti tā futbola faniem patīk teikt vārdu aura ap to komandu, ka viņas tā kā nav iespējams uzvarēt. Man vismaz personīgi tā neliekas. Arī tad, kad viņi pret VF spēlēja, man personīgi tā iekšā nesēdē doma, ka tur VFam vajag milzīgu veiksmu, tad varbūt varēs būt spēlē. Man personīgi Tas tā kaut kas, Pagājušajā nav. bija tāda sajūta. kaut kas līdzīgs kā tagad ar Latvijas izlases basketbolā, ka pret Spāņiem spēlē. Nu, gan jau paņemsim. Nu, jā. Tur vienkārši ar to prometēju man tiešām nav. Es tā kā tā Bet te skatos vairāk, vienkārši te no ir- tādas rezultātu perspektīvas, ignorējot visu pārējo. Protams, es saprotu, tur ir faktori. Un vēl pats īpašnieks, to man arī jāvainojas. Tādu Bobro parakstīsim uz sezonu, come on. Kas tas ir? Sākumā uz Un, 3 mēnešiem, pēc tam pats pagarināt. nu jā, nu, Nē, nu nav jau kāds? viņš slikts ar Latvijas Nu, Igaunijas nē, nu, līgai, bet viņš nedara tev kā, Latvijas-Igaunijas līgā, ok, bet vai viņš ir labāks par, es nezinu, kaut vai nu Lovičs kaut vai? Nezinu. nu, Tu perspektīvās vienkārši, noteikti. Ne. nu, vienkārši kaut ko Es tādu domāju, ka arī tiešām nav ņem pa labāks, brāci. jo Vainolovičs arī neatceros precīzi, bet viņam bija kaut kas tur arī solīts polijas čempionātā. Nu, tur Bet, vienkārši, jā, tur tas ja viss mēs, nav ja mēs saprotams. salīdzinām šīs viņu 2 sezonas Eiropas, tad tomēr, ja pagājušā sezona bija tā, ka viņi nolūza vienkārši beigās ar traumām, un tajā laikā viņi visi principā bija veseli, tad tas viss jau sākās no sākuma, turpinājās principā no pagājušās sezonas beigām līdz pre-seasonam, un visu laiku viņi arī nevienā brīdī nebija īsti veseli. Tad vēl tas personāla pārmaiņas un viss pārējais. Un es domāju, tīri tādā ziņā tas būtu baigais brīnums, ja viņi būtu atkārtojuši kaut kāds 30 uzvaras pēc kārtas. Bet atgriežoties vairāk pie paša Eiropas, ne tik ļoti par vienu organizāciju, viena lieta, kas man dara ārkārtīgi bažīgi, ir tas, ka mēs esam pārāk tuvu trešajai Francijas komandai Eirolandā. Es domāju, ka ir jāraksta kaut kāda petīcija, ka Asfels tiek mests ārā. Ja Burga uzvar, ko es neticu, ka tas notiks, tad viņiem vienkārši nevajag dot iespēju iet uz augšu. Viņi īstenībā labi Vispār ne. spēlē. Parīzi es gribu redzēt. Parīzi es Nē, ticu, Parīzi- Kā ka Parīzi- tagad ir? man- Man uzreiz jautājums, nu, ja Eiropas čempions izvēlas Valencija doties uz lidos Eirolīgu, ārā. tad Valencija Valencija lido, lidos ārā. un vispārējie paliek. Nē, nu, es īstenībā, nu, tur tā kā tur, visticamāk. Vai kaut kas es ar teiktu- Zvezdu un Partizānu arī, bet viņiem kaut ko tur iedeva. Nē, man liekas, Zvezda Partizāna viņam vienkārši tas bonus, ka viņam ir tas derbijs, kas ir Eirolīgai Un fani, ļoti labs. fani. Nē, nu, fani, protams, jā. Es pat teiktu, ka tā kā Valencija, viņi gan normāli spēlē, gan normāli fani, bet nu, viņi, diemžēl, vienmēr ir bijuši tā saucamajā pabērnu lomā. Viņi ir tie, ja tā kaut kas jāmet ārā, tad met ārā Valencijas, jo gadiem ilgi ir. Diemžēl, bet vienkārši tās ir fakts un tāds viss notiek. Bet es tev pilnībā piekrītu par to Franciju. Man liekas, Francija noteikti nav pelnījusi 3 komandas Eirolīgā. Man liekas, visā Eiropā tev ir Spānija, un man liekas, varbūt Turcija ir divas vienīgās, kur varētu būt 3 komandas Eirolīgā, bet pārējās Francija noteikti nē. Bet es domāju par to petīciju, ko teicu, es diezgan droši, ka serbi reizi nedēļā raksta petīciju, jo gan Moteju, gan Bodirogas kungam. Es domāju, tas iet viņam uz urā. Es uzreiz saku, ka, piemēram, man nav nekāds naids pret Parīzi. Tā ir tiešām super komanda, super skatām, ātru basketbolu spēlē, jau esam par to runājuši. Es pat ļoti gribu redzēt Tomasu Īsalo un viņa labo roku TJ Shorts un arī Nadiru Hifī, ko viņi var izdarīt Eirolīgā. Es ticu, ka viņi nebūtu ne tuvu pēdējie. Es ticu, ka viņi varētu būt
pie tām komandām, kas citās par play-in arī pašreizējā situācijā. Bet vienkārši jā, tas vairāk tīri par to, ka Francijas čempionātam 3 komandas būtu par daudz. Un kā mēs esam arī runājuši, Albai to varbūt ir kaut kādi mērķi, tev ir skaidrs, kā tā organizācija strādā, uz ko viņi spiež. Un tad ir Asvels, vienkārši Asvels, kur spēlē 6 veterāni. Gasvels šonadēļ izcīnīja uzvaru. Jā, Kāda ok. atšķirība? Ko mēs ar to darīsim? Viņi vienkārši pasliktināja, principā norakstīja FS uz sezonu, jā, bet tas arī viss. Tev ir 5, 6 veterāni, tad tev ir Baja Diaje un Joams Noams Jākovs, jā, vai Jācos, nezinu. Jākaus, man liekas. Un viss, un tev pat Vembijs un Zakarī ir Izašērs aizbēgt prom. Tad prometēji, to gan arī Izašēr labi apturēt. Nē, tas viņam labi sanāca. Bet tā, jā, tas Asvels, labi, mēs jau, man liekas, esam pat daudz vienkārši par viņiem runājuši. Tur viss skaidrs. Bet viņi pelnījuši, tur nekas nemainās. Komandai vispār netiepīgs vai kā, ka viņš neko tur negrib uzlabot. Komandai vispār nekādas perspektīvas. Viņam neviens gads nav bijis tāds, ka viņi par jebko kaut tuvu cīnītos. Tas pat tajā Kobo Krīsi Džons gadā viņi necīnījās par viņu necīnījās. Viņiem labākā sezona bija, man liekas, pirmā ar Lomiku, kad viņi bija kaut kādi 11, tad viņi bija kaut cik elpojoši. Jā, varbūt, bet vienkārši nav tā, ka tajā sezonā vēl, man liekas, tur vēl Covid bija, viņi pat nepabeidz. Tā ir tā vai ne? Nē, vēl iepriekš, vai tā ir 19 vai kaut kā tāda. Liekas, viņi bija 11 vai 12, bet viņi tā īsti play-off bildē viņi nekad nav bijuši. Ja vien viņi neuzvar pirmās 2 spēles. Tas arī jā, un tiešām pats sākas, kā jau mēs esam daudz runājuši, nav tā, ka viņiem nav naudas. Tas nav īsti tikai finansiāls apsvērums. Tas arī tā komanda nav īsti skaidrs, ko viņi dara. Tad kaut kāda veterāna, ko viņi parakst, vispār nav skaidrs. Es nezinu visu cieņu viņam, bet, piemēram, to Dešons Tomas, kurš izstās, manuprāt, relatīvi vājš Badalonā, kā viņš to glābs sezonu Eirolīgā. Nē, te man liekas vienkārši atkal tas jautājums par to, ka cik Eirolīga ir slēgts tirgus un kādus spēlētājs tu ņem. Tu vienkārši paņem tādu, kurš te ir spēlējis vairākas sezonas, kurš tu zini, ko no viņa sagaidīt. Nevis tu ņem tur gamblos kaut kādu jaunu. Bet tur, principā, tā lieta, ka viņi ir tieši tajā pozīcijā. Viņi nevis Olimpijakos ir tajā pozīcijā, lai to varētu darīt. Piemēram, tev ir Olimpijakos un Efes, kas gamblo uz Merkez Efendi centriem. Un tad tev ir Asvels, kuri nav ne par ko cīnījušies 5 gadu garumā. Tā ka vispār neko nav cīnījušies. Viņi uz Okobo nogambloja. Bet tas pat Kobo pat nav gēvels vienkārši. Nē, viņi tagad, man liekas, Franku un Ilkīnu grib atvilkt atpakaļ. Jo Franks, es kaut ko lasīju, ka viņš grib pierādīt Vincānam Kolē, ka viņš ir gatavs spēlēt Parīzē, un viņam tur NBA viss slikti, un tad viņš it kā uz Parīzi vai uz Asvelu. Lai viņš brauc uz Parīzi, labi. Kaut gan ne. Pat ja viņš aizbrauks uz Asvelu, nav tā, ka viņš kaut ko izručīs tur vajag. Nē, es no viņa perspektīvas, ka vienkārši Asvels neko tur negrib redzēt. Bet īstenībā pēc tiem pašiem Eiropas plēfiem īstenībā diezgan svarīga lieta jāatzīmē. Tieši Prometējas ziņā varbūt, kas varētu viņus daļai attaisnot, ka pusfinālos 3 no 4 komandām ir no viņu grupas. Jā, tas vienīgie no 4 tajā grupā, kas netika, bija viņi paši veiksmīgi. Bet ar Eiropas plēfiem īstenībā tad jāatzīmē, ka būs ļoti interesants pusfināls starp Parīzi un Londonu, vai ne? Jā. Abi Eirolīgas sapnis, diemžēl. Es godīgi domāju, ka tā ir arī sērija, kurā izšķirsies Eirolīgas ceļzīme. Jo es domāju, tās abas komandas ir. Es nepiekrītu to. Labi, ir Olimpijevičs bāla, bet... Par šito mēs jau savā starpā runājam. Bet mēs vēl parunāsim, bet es gribu sākumā par to Londonas un Parīzes sēriju. Es negribu norakstīt lauvas. Manuprāt, tagad viņiem pēdējais papildinājums bija Deivids un Vaba, un viņi tiešām labi izskatās. Klužēm, arī ka Meijerim nevienā brīdī, manuprāt, īsti nebija varianti. Viņi varēja pietuvoties, un līdzīgi kā Prometējs, viņi varēja pietuvoties arī pirmajā puslaikā, kad bija līdzīga spēle, piemēram, Prometējiem. Bet viņi nevarēja iedot to kaut kādu sitienu, kas viņus tā kā atļauj pārņemt pilnībā to iniciatīvu. Un
un pāriet vadībā. Visu laiku bija tā, ka viņi tā kā dzenās pakaļ, tiek līdz tam dabūs stopu, var iziet priekšā un nokļūdās vai noliek garām. Un man liekas, Klužai pret Londonu bija ļoti, ļoti līdzīgi. Un arī es gribētu teikt, ka tādā komandas stila ziņā samērā līdzīgs komandas, bet Londona nav tik skrienoša un ar tādiem smagnējākiem centriem, bet ļoti daudz balstīt uz amerikāņiem. Nadirs Hifi arī tāds ļoti amerikānisks. Parīzē būtu ne tik ļoti balstīts uz amerikāņiem, bet komandas pārliecinošais līderis ir amerikānis, bet tur vienkārši vairākas nacionalitātes pārstāvētas. Bet tas basketbols tāds ļoti skrejošs. Jā. Bet es piekrītu. Es nezinu, īstenībā tā Klužas spēle beigās. Labi, cik tur, man liekas, 10 punkti bija starpā beigās. Beigās nebija 20, tur Londona beigās aizgāja pavisam. Varbūt. Es nezinu, bija ļoti agli beigas. Nevaru, es godīgi pārslēdziet. Tajā brīdī, es nemaldos, bija cits labs mačs tieši kā ir, par ko mēs pārlāk par Olimpīviču balu parunāsim. Bet tur man likās, ka Kluža nebija, kā jau labi, es īstenībā to piekrītu, ka viņi bija kaut kā, viņi bija relatīvi tuvu, man liekas, liela daļa otrā puslaika. Viņi bija tā kā tādā attālumā aptuveni, kā Latvija pret Franciju pasaules kausā. Tikai viņiem nebija tas rāns. Jā, viņi bija tā kā viņi bija gandrīz blakus, bet tā kā beigās tam mēs redzējām vienkārši, man liekas, to tā kā otru veidu, kā tādas spēles beidzās, ka tu vai no atsit, vai tu vienkārši, vai tevi atsit. Un šis bija tas, tā kā arī Prometē bija. Bet tā jāatzīmē īstenībā, bet Prometēs, man liekas, pat bija citādāk, jo Prometēs viņus nevis atskaldīja. Viņus atskaldīja vienkārši 3. ceturdaļā, turpat 3. ceturdaļas vidū bija skaidrs, ka viss ir beidzies. Turpat ļoti nesmuki bija tā, ka gulošs pārtīkas. Vienkārši, jā. Pilnīgākais logo. Uznāca vīrs uz Franciju, vienkārši nārdīja nabagas. Bet jā, šitais jā. Drusku trāk. Bet, tā kopumā šī tā spēle tur Mareks īstenībā jāatzīmē, viņš bija ļoti labs savu darbu. Man liekas, viņam rezultātā spēles sezonā. Eiropas, jā. Gan jau, ka Rumānijā baigi daudz vairāk arī nav samets. Jā, viņš bija tiešām labs par to prieks, bet jā, kāpēc laikam to pierādīja, ka beigās līdz galam galotnē nebija varianti, bet spēles gaitā, man liekas, šī tā bija tāda, kur, ja Klužai būtu iekrituši kaut kādu mētienu, kaut kādos brīžos. Man liekas, arī 4. ceļā, ka viņi tā kā bija relatīvi tuvu, bet varēja visādi aiziet, bet jā. Es neatceros tagad statistiku, bet viņiem, piemēram, štata snaiperis Džerals Edijs, nebija tā, ka viņš arī nebija tā kā Klavels ieradies ofisā tajā konkrētajā dienā. Jo es kaut ko tādu atceros, ka viņš baigos ķieģeļus salādē pāris. Man liekas, ka jā. Vēl tur. Labi, tas nav pat tik būtiski, bet es gribēju jums vaicāt, noprognozējiet tagad Parīzes, Londonas sēriju. Es gribu teikt 2-1 Parīzes, bet es saku, ka 3 spēles būs, jo es dodu cerības Londonai. Gan jau katru mājas spēli paņem Mainieku un 2-1 Parīzi. Labi, jūs pateicat, tā 2-1, es vienkārši teikšu 2-0 Parīzi. Tā, lai atšķirtos. Jo es domāju, ka tur diezgan labi, davai. Man patīk šitie radikāli. Nu, ne radikāli, bet tādi hot take. Es ņemu 2-1. Es ņemu 2-1. Es ņemu 2-1 Londonas lauvas izbraukumā. Izgājuši. Jo būtu īstenībā, jā, es ņēmu šito, jo es neticu, ka Tomas Sīslo 2 sezonas pēc kārtas paņems Eirokaus. Uzvarēs tā kā Eirokaus, nevis. Jā, tā. Un pie tam ne FIBA Eiropas kausa. Otrs pusfināls tur ir Olimpievičs ball pret Burgu, JL Burgu. Es te lieku 2-0 Bešiktaš jau prognozēju pirms tam. Jo vienkārši, tie Bešiktaš, jo viņi ir vienkārši tā kā, ja kāds tiešām sako vairāk līdz Eiropas un principā Olimpievičs balls pat nezinu, ar ko salīdzina. Viņš tā kā tās viņa komandas, es neteiktu, izstāsta super pārliecinoši arī citos turnīros. Ja es nemaldos pat tajā super labajā Bursaspor gadā, es neatceros, vai viņi vispār bija Turcijas finālā, es neesmu līdz galam droši. Es esmu diezgan droši, ka viņi neuzvarēja, bet es neesmu pat droši, vai viņi bija finālā. Bet Eirokausā
Viņi vienkārši tajā sezonā bezsakarā izsaka Septītais Partizānu. sīds. Viesos Partizānu. Pilnīgā beztēmā, godīgi. Un pēc tam vēl tur viņam nāca pretī C9, kas bija ļoti labi tajā gadā tieši. Nebija tāds Nebija vēl C9, ko mēs... Ulma Nē, Ulma bija vai jāvirts. Valens? Nē, Valencija bija Virtus. Valencija arī virts. Viņiem bija, man liekas, tur bija tas Andor, ja nemaldos, bija pusfināls. Jā, pareizi, jā. Andor Bet tieši vēl tajā gadā vispār izkrita no ACB. arī par Dušanu Olimpieviču bolu runājot. Un sanāca Rīgā redzēt viņas darbībā, pēc tam vēl tieši sāka Setantā rādīt Turcijas Superlīgu un sanāca arī tās spēles paskatīties. Un viņiem it kā ir ok sastāvs, ir pāris pieredzējuši, piemēram, aizsargi, nezinu, tur tas pat Deriks Nīdems, tad ir tāds Mēts Mičels, kurš ir tāds, nu, Tas īstenībā potenciāli viņš ļoti patīk, viņš ļoti labi Jā, bet, arī šajā bet, spēlē. jā, bet nu, viņš tāds, es teiktu, ar tādu augšupejošu līkni spēlētājs. Es domāju, ka viņš kaut kādā brīdī mēs viņu arī redzēsim Eirolīgā. Viņš tāds kaut kas drusku tāda, teiksim, ir, es nezinu, kādam. Vot, piemēram, es tagad dzēru zero kolu. Un, Reklāma. Jā, un ir parastā kola, tur ir vairāk cukurs un viss. Es nesaku, ka viņi ir labāki, bet tā ir. Un tad tev ir Mēts Mičels, un tad tev ir Geršons Jabusele, Semi Oģeli un tādi vēl drusku brangāki Damians vīri. Inglis. Jā, tādi brangāki vīri, tādas, nezinu, tā kā, nevis bezkaloriju versijas, bet tad ir, piemēram, Viņš tas īstenībā es tev piekrītu. Nezinu, cik tur 20% skrējums, tu tev ir 10%. Tāda light versija, viņš ir reāli light versija visiem šiem kungiem. Un tāds arī ļoti daudz savu spēli balsta uz postu. Un tas man pat drusku nepatīk. Gan Rīgā pret Prometēju, gan arī pēc tam Superlīgā, kur viņi sūdīgi spēlēja. Viņi baigi aizrāvās ar to visu. Un arī tad ir Almens, kuram arī kurā spēlē aiziet metiens. Un viņš principā nav tā most reliable opcija, uzticamākā opcija metienam. Un kaut kā likās, ka viņi tiešām galīgi buksē un neiet tajā komandā, jo viņi beigās arī samērā knapi tik iekšā tajā plēfā. Bet, protams, Olimpievičs kungs atkal pierāda sevi. Un man tikai interesanti, kurš tagad aizstās Johnu Hollandu. Pēc 2-0 pret Burgu varēs pateikt, kā tur bija visam pitbulls, visam dogs. Ļoti labi intervija. Un īstenībā šitā komandā es tā neredzu godīgi, diemžēl šitā. Tur tā kā tiek. Tu vari izstāties, es nezinu, Marko Simonoviču rejot. Es nevaru. Nē, es uz kaut kādu to turku liktu, nevis kas tur bija tas, nevis, vai es viņus laiku jauc ar Kabaču no Galatasarē. Tur arī tāds jauns, tāds garais. Jā, es zinu, kur to. Es nezinu, kāds šaus gadu, bet es zinu. Jā, es lieku uz to, ka viņš tādā lauzītā angļu valodā. Bet jā, tas Olimpievičs balstīšana, tas ir kaut kas cits, jo, ja mēs šitas viņa rāns īstenībā ļoti atgādina to, kas bija pret to pašu Bursasportajā fināla gadā, jo tad viņi arī izslēdza Pirmajā spēlē vienu no galvenajiem favorītiem. Viesos vēl smagā spēlē. Gran Canaria ir smaga spēle, tā kā sādās paredzēt ne atmosfēras ziņā, bet to, ka tas ir Kanārijas salās. Uz Āfriku braucienu. Jā, tas ir vienkārši tāla spēle, tāpēc tā smagi. Un šeit, principā, kaut kādā ziņā var vilkt paralēlis, man liekas, ar to pašu C9 uzvaru, ka KPL ļoti labu sezonu arī. Ļoti, ļoti zolīti. Viss tur ir. Un viņi abās spēlēs. No marihuānas pīpašanas atnāca atpakaļ veiksmīgi. Viņi abās spēlēs, īstenībā Manfordam nesagaida. Būsim godīgi reāli. Es esmu gatavs apgalvot, ka vismaz 80% amerikāņu iespēlētāji pīpē marihuānu, un Manfordam vienkārši ir rutīna čeks iekrits. Labi, nepatos tās Bešiktaš abās spēlēs un atnāca no mīnusiem. Šitajā vēl nav milzīgs. Jā, pret Gran Canaria nebija tik ļoti, tur pirmajā puslaikā bija lielāki tie mīnus, bet šeit bija, milzīgi mīnus. Nebija 20. Varbūt, bet tur bija tāds 47, 26. Varbūt. Es neesmu tiešām drošs, bet tad tur bija tiešām ļoti, ļoti iespējīgi mīnus. Tas ir Olimpievičs balss, tas ir tas, kāpēc mēs viņu mīlam. Jo tā komanda īstenībā ir tieši tā kā kvalitatīva. Es pat teiktu, šitajā ir vairāk kvalitātes nekā bija tajā Bursasporta komandā. Jā, jo man liekas, ka šitā
Man personīgi vismaz gadu līnija liekas. Paga. Tajā bursā arī nebija Dereks Nītens. Bija, nē, vai viņš bija gadu vēlāk, es neatceros. Bet viņš tur bija pavisam Bija, nesen. viņš bija vai nu Nu, tur tajā bija, gadā, vai nākamajā. Es atceros Andrew Andrewsu, Johnu Hollandu, un nebija arī Erčants Usmanī tur. Nē, bija Bītims. Un Bet šitas Bītiems te... tad nebija tik liela zvaigzne. Nē, Jā, bet viņš Bītiems. bija, nu viņš bija jā. starters. Paga, Tur bija, Usmanī protams, arī vēl nebija, vai tad? Osmanija, man liekas, dažs fakā bija. Man Nu, liekas. labi, ok. Bet Nu, tur bija labi, nav tik galvenais būtiski, nav tik būtiski. mūsu favorīts centrs spēlētājs ir visās slidinākie pirkstiņiem Eiropā, ka Varijus Heis. Bet viņš Pareizi, tur jā, spēlēja. pareizi, jā. Bet šī tā komanda, man liekas, man liekas personīgi vienkārši nedaudz kvalitatīvāk nekā tā Tas piekrīt. komanda. Jo tie gārdi, man liekas, ir ļoti labi. Priekšā Eiropas līmeņi ļoti, ļoti solidi. Tas pats, jā, ko tu minēji, Nīdems, Džona Matthews, Keidžais. Ļoti, tiešām ļoti labi. Un arī garais klasos. Vienkārši kopumā laba komanda. Un Vienkārši kas, nebija iepriekš, laikam, salicies tik ļoti tas viss. ko Tā, vēl manuprāt. labāk? Un tad tu pieliec šitādai komandai Alim Pievišu kā treneru un atnes Ula Beirokaus, un tad viss skaidrs ir. Tur ir viss noteikti. Šoreiz tikai jāuzmanīt. Bet es domāju 2-0 par Burgu. Tā ir mana prognoze. Es nezinu, vai viņš favorīts vai nē, es neesmu skatījies. Es godīgi, es šobrīd viņus liktu kā favorīts. Es godīgi nezinu, vai Bešiktaš, ir jā? jau. Jā. Jo man Es tieši nezinu. Burga ļoti pārliecināja spēlē pret Prometēju. Man likās, ka viņi katru Prometēju tā kā ja mazāko kļūdu vai nepacēl to roku, nu, uzreiz sodīja. Un, nu, mani pārliecināja. Man likās, ka Burga tiešām laba komanda. Tā gan ir vienīgā spēle viņiem, ko es esmu redzējis šo sezonu, bet Bet man tā ir šķiet, ka skaistā viņi ir lieta labi. ar Olimpieviču balku. Tev nav jābūt pārliecinošam, lai tu uzvarētu. To vajag vienkārši. Nav svarīgi, kur izstāsta labi 39 minūtes. Galvenais, kas pēdējā minūtē vadībā pēc tās. Tas vienīgais. Nu, jā. Viņi arī ņem vērā vēl šīs spēles, kas viņiem bija. Nebija tā, ka viņi arī pēc to apelu viļņā dominēja gluži. Ļoti knapu uzvarēja. Tas bija tā kā, principā, bezsakarā, kā jau tas ir parasti šajā. Un es, ja godīgi, arī vienkārši negribu franču finālu, jo tas mums garantē vēl franču komandas arī. Es negribu. Man pa daudz viņa. Sapratu. Bet, starp citu, tādā ziņā jāsaka, tās franču komandas ir tās, kas tā kā teiks advantage no šitā Eiropas formāta. Nu, Un nākotnē tika iekšā, un tagad vēl viena franču tā tiks iekšā. Un Valencija vienkārši tiešām kā tādi Nu, Valencija iekšā šeit ir grūti. Viņiem šis formāts kaut kā viņus ļoti soda. Viņiem nepaveicās, ka viņi nebija viena no Eirolandes dibinātājiem. Tāda Baskonija vienkārši dzīvo zaļi visu laiku, vispār. Tā, es saprotu, ka mums ir drīz jābeidz. Tad virzamies kaut ko tajā noslēgumā vēl par to derbiju vai kā. jā, es visu laiku domāju, mēs Nē, tik nu, ļoti- man liekas, vienkārši, es domāju, ka laikam pat nesanāks par playoff reisu. Es domāju, atstājam to vēl nākamajā nedēļā. Nu, gan jau, Rek, būs double game weeks, būs skaidrāk. Jā, būs viss daudz Īstenībā par to skaidrāk. pašu playoff reisu vienkārši vienīgā lieta, kas jāpiemina. Ja kāds klausīsies to pirms spēlēm, tad ir trešdien vakarā mums ir šī playoff reisa, principā galvenā spēle. Valencija ar Bayern spēlēs. Valencija ir ļoti svarīgi. Daudz izšķirs šajā visā stāstā. Un tas arī viss. Vienkārši Nē, Un, notiek. kopumā Šitam vēl noteikti jāskatās. viena replika no manis. Kopumā drusku tāda vilšanās tajā playoff reisē pirms mēneša likās, ka nu tik būs tur visas komandas sitīsies. Tad realitāte ir bijis tā, ka vienkārši šis te kaut kāds mēnešs, šīs te dažas kārtas ir parādījušas to who is who, tā teikt. Un tās komandas, kas ir, ir viena komanda, principā no tām atlikušajām pievienojusies šim te reisam, kur bija sākot no Partizāna un Valencijas tā kā uz leju, kur vēl Makabī Baskona. Principā tikai Bayerns ir pievienojuši šim te skrējienam, un pārējās komandas ir principā pašas norikušas sevi. Jā, Diemžēl. Mums arī kopumā kaut kā beidzot notiek tā noslēņošanās. Kaut kādā veidā bija gaidām. Mums ir pirmās 6 komandas, es teiktu, vienkārši mums ir pirmās 6 šeit, un tad ir pārējās bišķiņas zemāk. Nedaudz bišķiņi ir. Es teiktu, ka
Es nezinu, kā lai pasaka, bet jā, noslāņojušies visi. Un nedaudz visi, tā kā viss kā vajag sezonas beigās. Jā. Nu, Norča, sāc Nē, par savām mīļākajām komandām. Man joprojām liekas interesanti, ka mēs visu podkāstu ignorējam to, ka bija Grieķijas derbijs. Bet mums bija sarunāts, ko parunāt. Cik tas ir maz svarīgi, cik viss pārējais mums ir daudz interesantāks. Tu esi vienīgais Grieķu komanda, tāds izteiks līdzjutējs šeit. Labu komandu, kas ir interesanti. Jā, nu, man patīk, pirms Lukas atgriežas Miera un draudzības arēnā. Tas jau ir stāsts. Viņa tur uīna. Kā es teicu, labi, jums nepatīk tas, ka Panathinaikosam mazāk tā problēma. Viņiem vēl ir tur tā uzbrukuma meistarība, bet ka tā neskatāms uzbrukums, jā, un mazrezultīvs spēle. Nē, nav pat tik neskatāms. Tur vienkārši nav tādi, manuprāt, spilgti izpildītāji. Tas, ka viņi, protams, tur bumbu kustina skaisti un viss tā kustības bumbas tur ir ok, bet vairāk tas vienkārši, ka, manuprāt, viņiem nav tādu izpildītāju reāli. Šāks Makīsiks man baigi, Nē, man īstenībā, man pat Šāks Makīsiks, es teiktu, tajā komandā man ir augšā no favorītiem. Nē, jā, es saku, ka viņš ir tā kā tas skatāmākais, bet viņš, Tā kā citās komandās ir, bet, arī tas tā kā visu bumbas kustība, viss ir forši, bet tā kā viņi nevar iemest neko no tālēs, tad viss arī bumbas kustība principā pazud un izstāst drausmīgi. Kas ir šajā spēlē labs piemērs, mums maču pirmā ceturtdaļa, Olimpiakos iemet, pārbaudīju. 7 punktus. Man liekas, ka 7 punktus vesels savās ceturtdaļā. Viņiem tiešām nekritē. Īsties drausmīgi. Tas ir vienkārši, tā ir mana problēma. Metiens lielākoties. Jā, bet tur tā lieta, tā ir vienkārši, tā ir mana vienkārši problēma ar viņiem un vispār šādu veidu komandām. Ja viņi nevar iemest brīvs tālmetiens, tad viņi neko vairs nevar izdarīt. Jo komandām meistarības ir ļoti maz vienkārši. Bet es tā Olimpiakos uzbrukuma sakarā gribu piebilst to, ka vienkārši ir vēl grūti skatīties to, ka Tomas Volkaps lavierēs starp 5 rīskrīniem pēc kārtas, baidoties īsti uzbrukt un mēģinot atrast to kaut kādu situāciju. Viņam tur 3 reizes to rīskrīnu maust, baigi grūti skatīties. Viņš nevar atrast neko tur. Jā, bet zini, kas ir interesanti ar visu to, ka... Un raustās mēs. ar visu to, ka, ja nekrīt metieni, ja tu nevari iemest, tu nevari neko izdarīt, jā. Šīs abas komandas, Olimpiakos, Panathinaikos, viņas tik un tā ir pieciniekā. Visi šitie te skatāmie uzbrukuma meistari, Makabī, Baskonija ar saviem cipariem un visu. Viņi ir zem šīm komandām, viņiem iet sliktāk. Panathinaikos arī ir gana daudz meistaru un izpildu. Panathinaikos man vairāk arī pat personību dēļ nepatīk. Bet tā kā basketbola ziņā krietni labprātāk skatos nekā šitos te basketbola lielmeistars. Olimpiakos ir tādi vienkārši milzīgi izteikti. Nē, es cienu arī Volkapu un arī viņš forši spēlētājs vienkārši, viņš ir reāls racējs un kāpls. Tur tiešām tur nav tik daudz tas uzbrukuma talants, bet viņš to visu kompensē ar to savu darbu un rakšanas prasmēm. Vienkārši problēma jau ir tā, ka tu tādam kā viņam paļaujos, ka viņš to ranos komandas uzbrukumu vispārējo. Tas ir vienkārši delusional diezgan, ka šis pēkšņi būs. Vispārējais, protams, lielisks. Viņa uzdevums ir atdot vienu no 5 piespēlēm uzbrukumā un cerēt. Es vienkārši gribu pateikt, varbūt esmu dīvains, bet ir spēles, kur sākās, ka vienā galā kāds iemet trīnieku, otrā galā kāds iemet trīnieku un rodas sajūta, būs baigies basketbola mačs. Tagad šitie Grieķu derbijā pirmais uzbrukums. Aizsardzība norotē, viss notiek 24 sekundes. Panathinaikos neuzmet pa grozu. Man uzreiz sajūta, šis būs mačs. Nezinu, man patīk. Nē, es piekrītu. Tur arī tur ir sava romantika, un tas arī ir. Es vairāk tā ir viena atsevišķa spēle. Bet es nezinu, piemēram, spēlē par to pašu Monako, kas tāda varbūt izteiktāk uzbrukuma komanda. Un viņi ar to savu beztalantīgi un vienkārši novalk arī viņus tajā savā līmenī un sakauja pieredzi. Tā kā bija tā anekdote. Tur vajag meistarību arī. Nekad nestrīdies ar muļķi vai idiotu vai kā tur, jo nolaidīsies līdz viņa līmeni, un viņš tev sakaus ar pieredzi. Jā, tagad mēs par muļķiem saucam. Nē, tas tāds salīdzinājums. Skaidrs, ka viņiem ir tā meistarība, ka viņi prot ierobežot un paveikt visu tā, lai Monako nolaistas.
Monako vienkārši kā piemērs. Jā, Jebkuru citu komandu var minēt, kaut vai Madrids Reāli arī tur vēl talantīgāk tie izpildītāji. Un arī ar viņiem viņi prot tās komandas ievilkt tajā savā spēles stilā. jā. Tas ir tā, ka es gribētu teikt, tā kā tieši par uzbrukumu. Paši nemāku spēlēt, un citiem arī neļauj. Nē, Tā vienkārši ir reāli. Tas nav obligāti slikti. Tas ir vienkārši man personīgi nepatīk skatīties. Tas ir mans vienīgais. Es saprotu to visu tā kā schēmu, visu to ideju un domu. Visu, Šito tikai futbolā dzirdējis par jā. kaut kādām komandām, bet ļoti, ļoti Man labs. tieši patīk, ka atnāk šī pretinieka kaut kāda šo smuko, superīgo, skaisto uzbrukumu, un tad paņem viņus pie dziesmas, un viss, un nekā vairs nav. Un arī šajā spēlē man likās interesanti, ka Olimpijākas, piemēram, tādam Lukasam īsti neļāva pick and roll spēlēt, un tur vai nu mainījās, vai kaut ko, čakarē visu laiku tā, lai kādam citam būtu jāspēlē. Tā kā būtībā piespied Nanu visu laiku veidot situācijas. Un Nans vairāk tāds skorerīts, un tad tas uzbrukums viņš sāk buksēt. Un arī Mozes Raits iznāk laukumā, pēkšņi ieliek Lesortu. Ja pagājušajā nedēļā Lesorts abus Real Madrid garos izčakarē, tad tagad no Olimpijākos Raits iznāk no soliņa un pēkšņi ir labākais garais laukumā. Un tad tāds negaidītais varonis. Un, bija vienkārši interesanti skatīties un arī dzirdēt kaut kādu to atmosfēru, to troksni. Varbūt nebija tik skaļi, bet arī tos lukas viņi izsvilpa. Priekš manis tas bija interesanti. Un, arī Jāna Kopelskungs bija ieradies. Man nezināja, kas īpašnieks. Viņš kopā ar komandu bija. Viņš kopā ar komandu bija arī uz Jā. spēli brauc un tā tālāk. Viņi, man liekas, arī izsauksies, nemaldos. Tā ir tēmats. Loģiski. Bet tu, kā tu minēji, tas Mozes Raits bija, es īstenībā tiešām, tas es godīgi pārsteigums. īpaši daudz viņus neizskatos, jo man, kā Viņš- jau teicu, neesmu lielākais fans, bet viņš bija tiešām ļoti, ļoti patīkams pārsteigums arī priekšā garā spēlētāja. Piemēram, mēs šito pagājušas nedēļas, ne pagājušajā, ne pēdējā epizodē runājam par to, kā Lesorts, piemēram, skrēja ātrijos. Noskrīt. Viņš Šitas izskoloja, Mozes- viņš Un izskoloja. tagad viņš Raits šito nāk viņa kā izskoloja. Jā. Viņš izskauja, viņš jau tā kā, kas man pat, viņš pats ar driblu. Viņš pēc tam, liekas, Spin bija moves. kaut kāda epizode, kur viņš pats, man liekas, pirmajā vai otrajā sadaļā, gan jau pirmajā viņa neko neiemet. Tajā otrajā sadaļā, man liekas, viņš nostīla bumbu, un viņš pats vienkārši aiziet, aizdriblē kaut kas. Un nav tā kā parasti, ka garie driblē, un tad tu tā kā, es nezinu, sāc jau nedaudz Es te- ību Un met, mums tā īsāc Falls ību tā metīgi vilkt neizdarīt, jā, ārā. un tas liekas interesanti. Tagad Es- Milutīnovs traumēts, bet Raits ir tā kā citādāks no abiem tiem gariem un iedod kaut kādas citas iespējas Olimpijākusam. Es te uzreiz gribu pieminēt, ka, manuprāt, mēs vēl vienu tādu pašu redzēsim nākamā sezonā Eirolandā, Trevijonu Viljamsu no Ulmas. Ļoti, ļoti līdzīgi tipu spēlētājs, arī tieši tāds pats, arī tāds point center. Vēl Tā viena kā īstenībā tas- svarīga lieta parāda šo par Mozes Raitu vienu lietu, ko es pamanīju. Tas nenormāli līdzīgs Šākam Makīsakam, jo man liekas, ka viņš arī nav Vienkārši lielāks. Mozes Raits, man liekas, viņš pat nav super garš. Es godīgi viņu sajaucu pāris reizes, jo viņam frizūras līdzīgas, un viņi, es nezinu, ko man liekas, tāda relatīvi vizuāli ļoti līdzīga. No 206, jā, nav tas lielākais. Bet viņš kopumā tas tiešām tas ļoti patīkams pārsteigums, un ļoti, ļoti patīkams. Arī, ja es nemaldos, extension dabūju tagad. Viņa ar Jā, fālu jā, ap jā, divu. jā, jā. Uz kādam 29. Fāls vidum. dabūja oficiāli. Fāls labākais līdz 27. Nē, es neatceros vēl šāds, vienkārši viņus kopā minēja, ka abiem diviem centriem jaunu līgumu. Bet man interesēs, kā tas būs, jo es īstenībā nezinu, kas ir Miltīnu. Viņš Viņam tur kaut veseļos, kas bija nezinu. viņam. tur. Nē, viņam trauma ir kaut kas viņam tur kā. Nē, bet tā kā tas ir, es nezinu, tas ir Līdz nopietni. 27. Mustafa Fāls, jā. Arī Mozes Raits līdz 27. Ok, man. Nē, bet Līdz 29. tikai Sēdekies, kas parakst. Nē, protams. Bet tā Mustafa, ko ir Miltīnos, jūs zināt, cik jau viņš vārā, vai nē? Es godīgi Es neesmu. neatceros, Vēl tur bija būs, kaut kāds updates. Vēl būs, jā, man liekas. nav Pirms tā, ka- plēfiem kaut kad es domāju, ka viņš ir. Jā. Ja tu man Bet tur interesē, arī ko būs viņi interesanti. plāno nākamgad, jūs arī neciet, ka Miltīnovam bijis gadu līgums. Un tev, tu šitos teici, šaubos, ka tu vari spēlēt. Ja tev ir 3 šitie, plus vēl, labi, Pēters jau tu moši vari pa 4 spēlēt, bet tad to 3,5 centru komandā, kā tu viņiem sadalīs minūtes. Kāds plāns ir, ko darīsim? Laižam visus laukumā un sēdzam.
Es vienkārši nezinu, kā Spēlējam strādāt mūsdienu aizsardzībā. basketbolā. Tev komanda jau tā ir tā, ka, kā jau es teicu, ne pats pasaulē talantīgākā. Un tu vēl pieliec klāt 2 centrus. Tā, ka tev, piemēram, tā, ka vispār tev pat spēcings nekāds nav. Tur varbūt, Jā. man liekas, kaut kas, ko redzēt. Tas arī man varbūt patīk, iespaidīgi. laikam viņos, ka viņiem ir tas Kas, ka no challenge, spacinga? ka viņiem ir tā ir kā puzli, kas tev jāsaliek kopā, tev ir jāatrod veids, kā likt tam strādāt. Tas nav Nu, tikai šeit kā būs reāls, ka tev pamatīgi jau puzli. priekšā ir salikt puzli, ka tev nekas nav jādara. Nu, par Reāli puzlēm jāsaskrien īstenībā. un kaut kas. Es vēl tieši pakruties, skatos boxskoru vēl aizdomājos, ka 2 puzles gabaliņi, kas bija plānot kā svarīgi puzles gabaliņi, kā korneros, ko likt. Abi 2 Kam? sīkuma un Ā. Brazdēķis. Vispār nav, pilnībā nav. Netiek, jā, kaut kā. Pat tā sīkuma, izmantot. man liekas, labi, Brazdēķis šitajā vismaz izlaidus tādu, tā kā cameo bišķiņu, tā simboliski. Bet sīkuma vispār, un sīkuma, man liekas, viņš tagad pat ir vesels kādu laiku, viņš nav spēlējis pēdējās. Galvenais, ka viņš 4 uzspēlē to spēles. 1-2 spēles lielākas minūtes, viņš pat solīti spēlēja, viņš reāli. Likās, ka Double, fantasy double var savāc. ņemt vēl kaut ko tur garajā Jā. galā. Vispār nekas nav. Viņi tāpat neizlaiž. Nē, Jā. tur kaut kā vispār godīgi aizšķirt garām. Viņš, principā, jā, paņēma tādas puslīdz established, pat ne puslīdz, vienkārši established Eirolīgas spēlētājs, tas nenostrādā, un tad izvēlas Moses Wright no Turcijas relegation komandas, kas gan ir tas normāls feeder klubs Eirolīgai, tātad, un tas nostrādā. Jā, Jā. tā kaut kā noslēdzam. Jā. Varam. Tā kā jā, paldies, ka Apsveicam klausījāties. Valtu tikai ar to, ka Real Madrid ir oficiāli tikuši play-offs. Pēc pēdējās nedēļas tas tika izziņots. Tā kā Valts var būt mierīgs un uz šīs Vēl nē, pozitīvās nots arī vai varam komforts, noslēgt. vai tā būtu vēl Un, viens spēle jāuzvar. Būsim atpakaļ. Šoreiz gribu apsolīt, ka būsim atpakaļ jau nākamnedēļ, jo tomēr double game week bijis. Tā kā Tieši tā. Atbalstam jūs neesat Olimpiakos. gatavi publiski apsolīt, ka mēs nākamnedēļ taču Es ierakstīsim. apsolu, mēs ir Tiekamies, jā. nākamdien. Ok, super. Paldies jums. Paldies, ka klausījāties. Čau. Visu labu. Čau.